Kas tas tāds ir? Tāds arī, manuprāt, Latvijas basketbolā nav bijis. Blūms bija tanks tāds, un Ciprus bija vienkārši kaut kāds kibors. Šlanks. Jā, un šitas džeks vienkārši aizlidos kosmosā. Kas sports tavā dzīvē? Tu vispār, kā tas sākās? Ja tu paskatītos pro wrestlerus un tu paskatītos viņu statistiku, es arī to gribu. Dāmas un kungi, Gints Valdmanis. Es jau sen, citarpā, labdien. Labdien. Mēs gan šodien arī tikāmies, bet tas tā. Citarpā man bija tāds jau labu laiku plāns, ka es vēlējos sākot gadu nedaudz parunāt par visādiem tādām lietām, kā visādām jaungada apņemšanām. Ja? Pamatā saistībā ar sportu, ar tādu veselīgāku dzīvošanu. Tas jau ietvertu gan tur sportošanu, gan tur labāku ēšanu un tā. Mēs te 2 nedēļu atpakaļ parunājāmies ar kardiologu Andru Skrīdi vispār par to vispārējo veselības stāvokli. Un man tieši bija tā doma, ka pirmo savu viesi jaunajā 25. gadā es vēlos tieši tev. Tā kā pirmkārt, paldies, kā atsaucies. Otrakārt, tā kā es nezinu, cik daudz mūsu skatītāji, kas šobrīd jau klausās un skatās, zina, bet mums būs pietiekami daudz ko parunāt arī par basketbolu. Tā ir labā ziņa. Tev pašam ar tēmu jaungada apņemšanās šobrīd un kādreiz ir kā. Man liekas, ka cilvēki, kā klasiķi saka, dalās 2 daļās. Ja? Vieni, kur regulāri kaut ko apņemās, un tad kā iet, tā iet. Otri, kur nekad. Tu kurai kategorijai piederi? Man sanāk, es nezinu, cik tas sanāk gadus atpakaļ, kaut kādi 8 gadi, laikam atpakaļ, ka es sāku jaunajā gadā, vai tas ir konkrēti tajā dienā vai nākamajā dienā, bet es uzrakstu nelielu sarakstu ar kaut kādām lietām, ko es uz nākamo gadu gribētu. Tas ir saistīts varbūt ar kaut ko panākt, vai tas ir kaut kāds pirkums, vai tas ir kaut kāds sasniegums. Katru reizi, un es viņu atveru vaļā tikai nākamajā gadā. Un apskatos, varbūt viens ir tas, kas ir izdarīts, kas ir panākts, kas ir kaut kā, bet man vairāk pat interesē, es tā paskatos, es tanī laikā par tādām lietām vispār domāju, ka pagājis ir gads, un vai tas ir palicis tur super aktuāls, vai tas ir vispār kaut kur pazudis, un man vairāk tas interesē. Bet es mēģinu tā vairāk nodalīt un paskatīties uz atpakaļ, paskatīties uz priekšu un apsolīt sev kaut kādas lietas, jo, ja tu apsoli sev, tad tas tāds... Bet strādā tev? Man strādā, jā. Labi, tā triviāli, bet pa cik procentiem? Rupi tā, cauri gadiem skatot. Lietas, kas ir atkarīgas tikai no manīm, tas ir... Es neteiktu 100%, bet tas ir jau tuvu 90% kaut kas ir tikai no manīm atkarīgs tur. Lietas, kas jau ir atkarīgas no visādiem apstākļiem un vēl kaut kādiem cilvēkiem, tas kā sanāk, jo tur tu nevari ietekmēt visu. Bet tad savukārt nonākot tuvāk tai pamatēmai un manai iecerēja par to jaunu gadu, janvāri, kā tādu jaunas dzīves sākumu attiecībā tur uz veselīgumu, sportošanu, tā tu kā taiskaitā fitness treneris. Izjūt to, ka janvārī, februārī ir vairāk tie klienti, parādās kaut kur baigi apņem, un tad kaut kā atkal samazinās, un mēs atgriežamies tādā Latvijas vidējā mēra līmenī. Pēdējie gadi paliek tas jau nedaudz savādāk. Tagad jau ir tā, ka tas ir tāds baigi plakans. Es skatos, ka tie, kas sportoja, viņi sporto. Tā, ka būtu baigais vilnis, pēdējos gados vairs tā nav. Tie nav nekad pirmie datumi, cilvēki drusciņi pārpratuši to par to apņemšanos. Tie parasti ir drīzāk kaut kāds 15. 20. jo cilvēkam ir bijis tur jaunais gads Ziemassvētki, daudz naudas iztērēt, un tad ir apņemšanās, bet tad sagaidīs pirmo algu. Un tad sākās kaut kāda darbība. Bet tāds varbūt, kā mēs redzam, tur sociālā vidē, ka rāda 1. janvārs un tur gāž apkārt, tas sen vairs nav. Tas vairs nav. Un man liekas, tāds rītīgs, tāda rītīga lejupslīde sākās pēc Covid, kad man likās, ka vajadzēja būt tieši pretēji. Bet tad ir tāds, ka kad tu vairāk redzi, cilvēks, teiksim, varbūt viņš tur nav, tagad viņš parādās, tur tādi, ka tie ir tādi, kas tur vai tie, kas visu laiku trenēs, tad ir tādi drusiņi on and off, bet tādas jaunas sejas,
bieži vien parādās tādi, 14 gadnieks viņš ir izaudzis, un tagad viņš sāks tur, tagad viņš nāks. Bet tā, ka tādi cilvēki ļoti maz. Bet tu tā kā Covidu redzi, kā ritīgi tādu robežšķirtni, ja? Līdz Covidam tā kā, tā kopēji, tā kā, es tā pieņemu, pēc tavs teiktā tā kā aug, vispār cilvēki, kuri sāk sportot vairāk un Covids tā kā uzlaik. Interesanti, jo man ļoti līdzi, man vispār liekas, ka mēs tās reālās Covid sekas, es šeit nenāšu kaut ko, par ko es neko nejēdzu, tur par sabiedrības veselību, par sabiedrības psihi, nezinu, iespējams arī, bet par sportu kā nozari, es domāju, mēs vēl, kā saka, izjutīsim, jo tādīs pāris jaunatnes gados, kas tur bija ļoti svarīgi gadi, tur 14, 16, kur iekrīt tieši tās 20, 22 gads, puiši un meitenes, kuriem tādā laikā, es domāju, vāks, mums tur izskatīs ārā vesela jaunatnes līmenī vispār vesela paudze. Izskatīs ārā tādā izpratnē, ka rezultāti būs pakārt švakāk. Jo galvenā problēma jau redz nebija tā, ka iestājas kaut kādi apstākļi, kad nav iespējams sportot. Galvenā problēma jau bija tā, ka tie risinājumi dažādās valstīs bija totāli atšķirīgi. Jā. Un mums bija savā ziņā tādi stingrākie vai drastiskākie, un tie paši vecumi citās valstīs tādā laikā tieši pretēji, bet tik veicināts, tā kā lai nedaudz ar to mentālo veselību sargāt un tā. Un to jau mēs jau redzēsim, te jau vēl nieki 2 gadi pagājuši, to vēl mēs tiek redzēsim. Bet tu jūti arī, kā vispārēji tāda pozitīvā tendence attiecībā uz sportotāju kopumā sabiedrībā pieauguma arī kaut kā salūza. Jā, ir visādas izmaiņas, ko es esmu pamanījis, teiksim tā, no kaut kādiem jauninājumiem, kas ir, ar ko es salīdzinoši maz biju saskāries, ka man tagad ir, vai tā ir vientuļā mamma, vai tas ir šķirta ģimene, un tēvs varbūt tur nefigurē baigi, sūta savus dēlus, kam ir kaut kādi tagad tur 12, 13, 14, 15, jo viņam nav bijusi kaut kāda tā vīrišķā piemēra, nav bijis tas vispār. Viņam tieši tas tāds lūgums, varbūt drusiņi viņam. Stingrāk. Jā, nevis to trenēšanu, tas, protams, arī, bet drusiņi to, kā varētu teikt, tādu džekošanos, ka viņiem tas pietrūkst, ka viņi ir tādi, atnāk, sākam tās sarunas kaut kādas, ko tu dari, kā tev tur, pieņemsim, ko tu vasarā dari. Es tur pie datora sēžu. Es esmu ar draugiem satikties. Es saku, mēs jau arī online komunicējam, nav vajadzīgs. Tā, ka viņi var vienkārši dienām nosēdēt pie kompja. Un tad viņam tas vispār kaut kāda fiziskā kustība ir pilnīgs kaut kāds kosmos. Tā ir tāda interesanta tāda daļa, kas pienāk klāt. Tad ir... Tā ļoti ir sadalījies. Tagad ir tāds, ja pirms tam bija tāds, ka cilvēki kaut ko tur padara, kaut ko tur nedara, tad tagad ir tā izteikti, ka cilvēks tiešām vai nu viņš dara, vai nu viņš nedara. Ir tādi, kuriem ir viena alga, viņš tur atradīs visas iespējamās atrunas vai kaut ko tādu, kad būs tas tāds, vajag, bet tas nekad nenotiks, un tad būs tā kategorija, kas vienmēr kaut ko darīs. Es domāju, ka kaut kādi gadi, 3, 5, un būs ārprātīga atšķirība starp tiem, kas kaut ko dara un kas nedara. Jo tas viss tagad tik strauji mainoties visam, ka tu skaties jau džeki pat nesasniedzot 30 gadus, viņi jau ir, viņi ir ļoti gan fiziski, gan vizuāli, kā viņš izskatās, gan vispār. Viņš ir gan jau novecojis, jau viss un tāds jau nevarīgs, jau tur ar kaut kādām problēmām, visu kaut kādām. Viņam ir tikai 30. Kaut kādā mūsu jaunībā tu noteikti nedaudz kompensēji tā saucamā pagalma trenētība. Ja? Tu no vienas puses mēs jau nevarētu teikt, ka tur 90. gados baigi izplatīts bija, tur iet uz zālēm, tur fitness. Protams, ka vienkārši nebija infrastruktūras. Bet bija pagalma trenētība. Kā es atceros mūsu laiku, kā tev ir vakars pēc skolas, tur uzreiz tur spēlējām, tagad Jāgainskalna valsts ģimnāzijas pagalmā futbolu bez apstājas vienkārši. Vienkārši bez apstājas. Kā bija laiks, mēs spēlējām, ja tur nebija kaut kāds tur cits pulciņš vai kas, un tā bija tāda pastāvīga aktivitāte. Kā tu biji pastāvīgi zināmā formā vienkārši, un pat ja tu biji arī resnāks, es piecinu bērnībā, kāpēc man tur arī bišķiņ tur tāds trauma ar to ēšanu un tam līdzīgi. Es biju tāds apaļāks, bet tāpatās, tu visu laiku kustējies. Tu esi bez apstājas kustējies. Tagad, tā kā tu teici. Jā, arī interesanti, es tā atceros, pamatskola, vidusskola, tāda cilvēciņa, kuriem būtu kaut kāds liekais svars,
Tas bija baigais retums. Nu, mazāk bija. Daudz mazāk. Klasē, Es klasē vienīgais. Reāli vienīgais. Nu jā, vienīgais. Paskaties, kā tagad viss izskatās. Es tur lasīju par to aptaukošanos, ka tur vecumā līdz 6 gadiem jau cik tur procentiem bērni ir aptaukošanās. Jā, liekas, nereāli. Nereāli, bet fakts. Hei, vai zināji, ka Viršu veikals tagad pašā Rīgas centrā? Ejam iekšā! Kā vienmēr, jūties kā mājās. Kafija pati labākā Viršos. Kas dara, tas izdara. Viršos vienmēr ļoti garšīgs ēdiens un vienmēr draudzīgi piedāvājumi visiem. Uzņemiet savu enerģijas lādiņu tepat Viršos, lai jums pietiek jaudas gan atpūtai, gan treniņiem. Atgriežoties bišķiņ pie stāsta realitāte un gada sākuma un tam līdzīgi. Vēl pavisam tāds tavs novērojums uz tendencēm skatoties. Bet tie, kas kaut ko dara, kā tu teici, pietiekami regulāri, stabili, cik lielā mērā šī sabiedrības daļa arī visu pārējo komplektu ievēro? Tur mazāk lieto, tur alkoholu, mazāk smēķē, labāk ēd. Cik ir komplekts, ka ja tā fiziska aktivitāte, tad arī šis pavelkās, tādā labā vārda nozīmē pavelkās līdzi. Vai tomēr ir arī, pietiekami liels kontingents, kurš tā kā padomu laikā, sporto un pīpē, tur iziet ārā, uzvelk pēc treniņa. Uz šo skatoties, cik lielā mērā, jo es zinu tēzi, un pats arī kaut kur ļoti ticu, kāpēc ir svarīgi savā ziņā ievilkt cilvēks tādā aktīvākā dzīvesveida attiecībā uz fizisko pusi. Tas automātiski paģēra, ka pēc laika cilvēks arī kaut kā iedzīgāk ēdīs. Iedzīgāk citādi. Vienkārši tavs novērojums attiecībā uz šo. Jā, jo te ir viens ir vecuma kategorija, te ļoti spēlē lomu. Tur 22, 25 gados tu vari ietusēt, un tu vari pēc tam augt. 40, tagad, ja es tagad ietusētu tur līdz rītam, man vajadzēs nedēļu, lai es atietu atgūties. Jā, es vairs nevaru. Ķermenis kļūdas vairs nepiedod. Un tad ir tāda lieta, ka ar ļoti daudzām lietām 20 kaut ko tu vari tikt cauri, 40 vairs tu nevarēsi ar to pašu tikt cauri. Tu vairs nevari paļauties, ka vai man tur baigi laba ģenētika vai kaut kas tāds, ka tev ir tiešām baigi jāstrādā. Un man liekas tas, ka es esmu pamanījis tā, ka to es pirmo reizi redzēju vispār, laikam 14. gads, vai kad bija, ka es pirmo reizi Losandželos aizlidoju, un es nonācu tādā vietā, kas pie LA blakus Ņūporta, un tur vienkārši visi sporto. Un tad ir tāda interesanta lieta, ka padzīvojoties tur, tu saproti, ka tur visi ir principā miljonāri. Tur Kobe Bryants dzīvoja, vienīgais melnais, kas tur dzīvoja. Un visi sporto, un tad ir tā lieta visa, tas veiksmīgais kopā ar to visu, to dzīvesveidu, ka viņiem ir tā tendence, biznesā, bet te ir tāds moments, es esmu, piemēram, tur miljonārs, visi apkārt man ir miljonāri. Tagad nākamais tāds. Challenge tāds, jā, un viņiem tas ir tāds, es gribu vairāk no dzīves. Tur, ja pieņemsim, cilvēks ir resns vai kaut kāds, viņš nesporto, nesportisks, viņiem būs jautājumi, kas tev kaiš? Kāpēc tu nedari? Tur pat nav jājautā, ko tu dari, vai tu sporto, var uzreiz prasīt, ar ko tu nodarbojas. Viens tur crossfit, viens ar jogu. Viņiem tas ir tā ir tā tendence, un tad tas viss arī pakārtojās līdzi. Jo ir ļoti interesanta lieta, es tagad arī skatījos nesen pēc pētījumiem, tas, ko tu pieminēji par uzturu. Cilvēkam, kurš ir fiziski aktīvs, attiecības ar ēdienu veidojās arī labākas tīri tam ir pat specifisks nosaukums, tādā intuitīvā līmenī, ka bieži vien apetīte rodās arī no tā, ka es varu ēst vienveidīgu ēdienu, man visu laiku tā kā gribās ēst, bet es neuzņemu visu, ko man vajag, un organisms signalizē. Ka kaut ko vajag. Jā. Un tad ir tāda lieta, ka cilvēkam, es domāju, ka tev arī ir bijis tāda situācija, ka tev baigi sagribējās gurķus vai kaut ko, kaut kādu produktu. Tev organisms signalizē, man vajag to, kas ir tur, tanī konkrētā produktā. Un jo veselīgāks tu paliec, jo tās visas maņas paliek daudz izteiktākas. Tāpēc man ir daudz organiskāk operēt. Ja es tā skatīšos, piemēram, kaut kādu junk foodu, es tā kā saprotu to garšas momentu, bet tas tā kā neies kopā.
ar to vispār man dzīvesveidu un maniem uzskatiem un tā, bet cilvēkam atkal, kurš ļoti ēd, kuram tas džanks ir, viņa smadzenes tīri saprot, tā ir ātra enerģija, tas ir ātrs apmierinājums, tas ir ātrs viss, viņam vajag to pēc iespējas ātrāk. Tas mehānisms strādā, teiksim, tas funkcionē pilnīgi savādāk. Tāpēc, ka arī cilvēciņam, kuram ir tieši džankošana bieži, tad viņam vienkārši pilnīgi tas viņa smadzenes un viss tas aparāts pilnīgi strādā savādāk. Man tas baudas moments nav, ja tu man būtu foršs kaut kāds steiks, man nekas nevarēs, nekas tur būtu blakām kaut kādi saldumi, nē, man liekas, tas ir tas foršais. Vai kaut cilvēkam ir savādāk. Nu, un, man liekas, ka ir tas moments, kad ir tie cilvēciņi, kas mēģina muļājās, jo sākumā visiem tāds ir moments, kad, es sāku sportot, bet ir kaut kāda iekšā cerība, kad es kaut kā tikšu cauri bez tām pārtikas izmaiņām, ka es tur kaut kā nedaudz, bet pa lielam nē. Un tad ir tā muļāšanās, tu tikai trenējies, bet nekas īsti nenotiek. Nav nekāds progress beigais un tāds, tu meklē tā kā kaut kādus risinājumus, bet reāli to ēdienu tu baigi negribi mainīt. Tas moments bieži vien cilvēks tajā brīdī viņš pamet, tur nestrādā, vai tur tagad iedzināties. Vai tieši tā, teiksim, tās sarunas, un tad viņš saprot, man ir jāsāk mainīt tas viss, un es atceros, ka es pats priekš sevīm, man tas bija tāds, es nevaru mainīt uzreiz visu, tas būs baigi ekstremāli. Sarunāju, es sev apsolīju, pēdējā maltīte man būs tāda. Neatkarīgi no kā, bet viņa būs tāda. Tur tādas variācijas, bet es nemainīšu nekad neko. Un tad man salikās daudz vienkāršāk tā diena. Man ir jādomā tikai, pieņemsim, 3 maltītes, man ir jādomā tikai pa 2. 3. nemainīgi. Tieši skaidri, jā. Tad es nomainīju vidējo 1. maltīti uz konkrētu visu, un tādā veidā es kaut kādā laika periodā izmainīju tos savus ēšanas paradumus. Un cilvēks uzkāpjot arī uz šitā, ka nekad nevajag baigi tādus baigos plānus, baigos mērķus, nevajag neko ātru. Jo problēma šajā visā padarīšanā nav problēma treniņos, nav problēma uzturā. Tie ir 2., 3., varbūt 4., 5. solis, bet ir 1., 2. Man, teiksim, tā galvenā atšķirība, ko es cilvēkiem vienmēr saku, kā plānu uzliec to, kad es nākšu uz treniņiem un es to darīšu regulāri. Nevis es... Visu laiku, jā. Jā, es gribu nomest 3 kilogramus, es uzreiz jau pārlecu, bet es nākšu, tādī procesā es konfigurēšu, nevajag tur kaut kādu ideālo variantu. Vienkārši piekoriģēšu, pamēģināšu, jo tev attiecībā uz veselību, attiecībā uz uzturu, uz trenēšanos, tur nav tāds viens zelta variants. Par uzturu tāpatās. Visu laiku būs strīdi, visu laiku būs atklājumi, visu laiku būs kaut kādas izmaiņas. Un tāpatā no cilvēku uz cilvēku atšķirās, tad atšķirās kaut kāds finansiālais, tad ģenētika atšķirās, tad arī kaut kādi uzskati, varbūt ir kaut kādi reliģiskais, ka tur tik daudz elementi ir. Bet ir cilvēkam tāda, ko es vienmēr saku, tev ir tāda ļoti jābūt ieinteresētam sevi pētīt visu laiku. Es esmu uz sevim izmēģinājis praktiski visas iespējamās diētas pasaulē. Es arī. Mēs nav diēta, kuru, man liekas, es neesmu paprovējis. Jā, un tas ir interesanti. Skatos, es pamēģinu, paanalizēju, tad tā, kaut kādas lietas, tad es kaut ko iemācos. Es arī pat pamēģināju vegānismu. Tas nav mans, bet es pamēģināju. Un bija tā, ka es iegāju veselā pasaulē. Tie visi veikali, viņi tie restorāni. Pēc tam šobrīd jau Latvijā, ja vēl pirms sieva vegāna, tad pirms 10 gadiem tā bija, principā, es teiktu, tāda nelaime Latvijā būt vegānam. Lielā mērā. Tā vienkārši bija ļoti ierobežots. Piedāvājums ļoti šaurs. Tad tagad es katru gadu 42 dienas esmu vegāns lielā gavēņa laikā. Jā, konsekventi. Es vēl kaut ko pametu ārā arī no tās vegānu virtuves, ko es tur uzskatu, ka nevar, tur vīnogs vispār, tur attiecībā uz cukuru. Bet 42 dienas es esmu tā kā, forši, īstenībā absolūti krūti. Absolūti krūti. Tur ideāli. Labi, tur ilgtermiņā es to īsti būtu jāsāk tās olbaltumvielas kaut kur kompensēt. Bet tādā īstermiņā tās 42 dienas vienkārši ideāli. Es ideāli, man tā kā restartēs tas ķermenis, es ļoti labi jūtos. Es pat tā kā gaidu to lielo gavēju, man patīk tā virtuves izmaiņa. Tur vēl otra filozofija arī to apjomu mazināt, lai tā kā izjust to nedaudz arī varbūt ne bada, bet tādu, ka tā kā mazāk, tā kā. Bet pati tā virtuves, ja tā drīkst teikt, nomaiņa, viņa jau, man liekas, ļoti veselīga. Tā, arī galvai mentāli. Jā, arī drusiņi. Man liekas, arī tas patrenēt sevi, Viens ir tas, kad ir kaut kas jauns un interesants,
tad ir patrenēt sevi no kaut kā atteikties. Jo tāds cilvēkam ir tā, ka tu ieej veikalā, tev ir viss iespējamais, bet tad, teiksim, saprast, jā, ka to ne, varbūt atteikties uz to, no tā, tur uz laiku vai kaut kā tā. Un tas tāda beigā trenēšanās, bet tas visu padara tik nereāli interesanti. Man tas tik ļoti viss vienmēr ir paticis, jau no bērnības. Man tāpēc arī patikuši vai dažādi sporta veidi, vai dažādas diētas, vai uzturlietas, un viss kaut kas, un tev ir tik daudz ko izzināt, izmēģināt. Tu vari lasīt visu laiku. Tas man vienmēr ir, teiksim, tas izglītošanās process man jau ir kā sācies, tā viņš nekad nebeidzās. Visu laiku kaut ko paskaties, atkal kāds, vai kaut kādas sarunas, visu laiku kaut ko tur. Un man liekas, tā ir tā galvenā lieta, kas cilvēkam būtu jābūt tai mazai tādai deksmītei uz to, ka cilvēki novēl to, pieņemsim, kā mums Latvijā ir, galvenais, lai veselība un paceļam glāzes. Tas viens jau tas koncepts jau ir tāds dīvains, novēlēt veselību, paceļam glāzes. Jā, es vienmēr saku, galvenais, lai tev ir deksme rūpēties pa veselību. Labs. Jo tas nav tā kā... Tas no tevis. Jā, tas ir no tevīm. Tas nav brīnums, jā. Tev ir mašīna, tu gribi ar viņu braukt līdz mūža galam. Rūpējies. Jā, un jo vecāka viņa paliks, jo vairāk tev būs jāpaliek uzmanīgam. Un tev vairāk būs jāpievērš lieta. Bet tu pats sevi kaut kādā ikdienā attiecībā uz uzturu vēl ar vienu tā kā ļoti ierobežo. Tādā ziņā, vai ir kaut kas, ko tu labprāt ēstu, un tu to nedari, tāpēc, ka tu saproti, ka nav pareizi. Vai arī tu jau esi kaut kādā ziņā nonācis, ņemot vērā to sprīdi laika, kurā jau tu esi visā šajā štelē, sākot ar sportu, beidzot ar to uzturu, ka tu jau pat negribi īsti. Man liekas, bet tas ir lielākai daļai cilvēki, kas ir vai iegājuši vai saskārušies bodybuildingu. Tas tāds viss paliek tāds baigi, lai tu maksimāli vienkāršot, viss paliek tāds svari, cipari, viss. Un tas ir līdzīgi, kā es to varētu tāds salīdzinājums, piemēram, ka tev ir darbs, un tev pasaka, piemēram, nokrāsošu to sienu, nokrāsošu to galdu, un tu dabūsi summu X. Un tu izdari tikai tās lietas, un tev ir kaut kādā ziņā vienkāršāk dzīvot. Man ir tā, ka es ieeju veikalā, es varu aizvērt tām acīm iziet cauri. Tu sev vienkārši izslēdz to vispārējo. Jā, bet man primāri tam stāvēs pāri tas mērķis, kāpēc es to daru. Bet tev ir grūti? Sākotnēji bija varbūt... Es neesmu nekad bijis baigais ēdājs pa dzīvi. Tāpēc no kaut kā atteikties man ir baigi elementāri. Neēst kaut ko vai tur pieturēties pie kaut kādām diētām, man ir diezgan vienkārši. Varbūt ir kaut kādas lietas, ka tev kaut kā, ja tev ir kaut kādas maltītes, tad viņas tur ievērot, viss pārējais un tā. Bet uz disciplīnu, uz režīmu man ir bijis ļoti vienkārši, tāpēc, ka man tā ir vieglāk dzīvot. Un ja tev ir tā, ka, iedomājies, ja tev pasaka kaut kādas lietas, kas tev ir jādara, un tu būsi vesels. Ja tu man pateiksi kaut kādu, iedos blueprintu, kā nopelnīt 1 miljonu, es uzreiz kļūšu par miljardieri. Man, teiksim, ar tādā, tas latviskais kaut kāds sīkstums un disciplīna un tāda mērķtiecība, tas, man laikam, ir, es nezinu, vai tas ir ģenētiski vai kaut kas tāds. Ja man tas patīk un interesē, tad man ir baigi vienkārši. Protams, man ir kaut kādas lietas arī, ka, jā, man patīk tur apēst burgeri, man apēst kaut kādu picu, bet es varbūt tik ļoti nekaifoju uz to. Man nav tas gandarījums, tas īstermiņa gandarījums, viņš vairs nav tik spēcīgs. Ir tāds, ka tu apēdi, jā, forši, retu reizi, jā, bet man ir bijis tā, ka es atceros, es tur ievēroju baigo disciplīnu, baigu ēdu, un tad bija tas saucamais cheat meals vai cheat days, tur piekdienas vakarā, es atceros, nogāju tur uz Rimčiku, un tur visas Svetlānas, visu pēc kārtas vienkārši tur norīšos. Tad bija kaut kāda, es tos vakarus piekopu, un es tur ēdu, un tā pēc tam tu jūties diezgan sūdīgi. Tā. Un tad reāli sūdīgi, jā. Man bija sestdienā, ka man ļoti saldumu garšo. Un tad man bija kaut kāds periods dzīvē, kurā es arī tieši tāpatās to visu nedēļu ievēru. Un tad domāju, tā sestdienā es tad ēdīšu tik kaut kādu teoriju izlasīju, ka tad vienā dienā ēd, cik gribu. Jā. Un tad līdz tādam sviestam tu nonāc, ka tu esi sestdienas vakarā, nāk, piemēram, tie 12, vēl 11, vēl pusstunda, tā kā ir, tā galvā kaut kāds templēts, jā, un tu vēl nepārspīlējot, izēdi excellence to saldējumu kasti.
Tu vienkārši reāls slikti, un tu domā, nahren. Jā, kāpēc? Jā, bet tas man nebija ilgs posms dzīvē, bet kādu gadu es ņēmos. Tu pa nedēļu vajag ievēro, un tas sestdienā blies saldumus, cik grib. Bet nav labs sajūta. To svētdienu vispār vajag, lai attietu. Jā, jo es sestdienās parasti. Tas svētdienu vispār vajadzēja, lai kaut no rīta jau pamodies. Un tad pirmdien tu atgriezies. Kāda vēl pēc? Tas tā kā dzert apmēram. Tu pa piedzerties, tad tu vienu dienu esi pilnīgi pazaudējis. Klau, bet labi, bet kā sports tavā dzīvē? Tu vispār, kā tas sākās? Sākums bija mans tēvs. Viņš bija jaunībā baigais sportists un piedalījās visādās sacensībās. Viņš bija baigi daudzpusīgais. Viņam tur veseli čupa ar diplomiem. Es tur kaut kad skatījos. Tur garāki, īsākas distances, tur šķēpmešana, tur lodes grūšana. Viņš bija baigi tāds daudzpusīgs. Bet es jau biju vieglatlētika. Jā, viņam bija pamatā vieglatlētika. Viņš arī gribēja kaut ko ar svariem vienu brīdi ņemties, bet tie bija pavisam cita laika. Viņam tulītās, starp citu, februāra sākumā paliek 70, tā kā var matemātiski rēķināt. Vienā vecumā man decembrī tētiem paliek 70. Jā. Lūk, un tas viss jau no bērnības, gan tas piemērs, gan es to visu biju tā kā redzējis. Viņš tur katru rītu atceros. Viņš tur atspiedās visu. Man tas bija tā kā tā pašsaprotami normāli. Ka tā ir jādara. Jā, ka tā ir tā jādara. Tā ir jādzīvo. Un tad bija tāds, viņš visur man tur kaut kur tur vilka līdzi un visu kaut ko tur darījās. Un tad bija kaut kāds jau vecums, ka tā ir kaut kāda 1., 2. klase, tad viņš tā doma bija tāda, man ir vienalga, ko tu dari. Bet kaut ko dari. Jā, bet tev ir obligāti jāsporto. Obligāti. Izvēlies pats basketbols, karatē, vienalga. Un tad tā bija Baldona, kurā mēs dzīvojām. Un maza pilsēta. Un, visi dara to, ko visi dara. Un tad tanī brīdī pats aktuālākais bija basketbols. Tā arī viss sākās. Es saprotu, tu esi kaimiņš Kristom Janičēnakam. Jā, vecāki būvēja māju pavisam blakām. Pagaid, jums arī kaut kāda 1 gada starpība sanāk, vai ne? Man liekas, jā. Tu esi 84. Es esmu 83. gada beigas. Viņš 83. Tā kā jūs esat vienāči. Jā. Un jā, no bērnības. Viņš bija, man liekas, ka viņš jau diezgan ātri jau pamatskolā mācījās Rīgā, spēlēja Rīgā. Viņš Valtera basketbols skolā. Jā, un viņš diezgan maz bija pa to Baldoni, bet mums, teiksim, kontakts bija. Mums tur bija daudz žeki, bija daudz forši. Bet tas ir kurš gads? Tagad, kad tu stāst par šo, cik tev ir gadi? Tas varētu būt 7, 8, 9. Tad kaut kāds rupi sakot 91, 92, jā, tur tā līdz 3. laiki. Un, NBA arī skatījāties? Sestdienās rādīt to, vai ne? Tas ir visā. Latvijas 2. Tas apskats, un tad bija viss. Tas bija vispār. Man bija klādes visādiem no avīzēm izgriezts ārā, bija ar roku rakstīts. Mēs visam sekojam līdzi. Tas bija reāli. Tas bija laiks, kas man tagad ir interesants. Zin, ka tagad tur, pieņemsim, tas Jordan brands ir populārs. Man ir tāds siltas sajūtas ar to visu. Bet es reāli skatījos Jordānu. Kā saka, nevis dzīvajā, bet es skatījos visas tās spēles. Man vienkārši tas bija tāds laiks. Viss tā sērija ar to Charles Barkley toreiz tāds. Vispār es arī, es tad iemīlēju līdz pilnībā basketbolu. Es biju vecāks, es 8 gados atceros tur Vēsiņu, tur Valteru, un tur tā. Lai arī vairāk tā kā Rīgas Dynamo, man personiski tādam puikam, tur 6-7 gadu vecumā. Jā. Bet basīt arī daudz. Bet tā ritīgi basketbols iemīl. Tā no 91. līdz kaut kādam 92., 3., 4. gadam, kad ir tie 3-4 gadi, kad tajās sestdienu rītos rāda to NBA apskatu. Jā. Un tieši tagad saka tas Jordans, jā, tur Charles Barkleys, visi tie laižvans, bet vispār, liekas vispār. Jā. Un tad visa pilsēta bija tāda. Tas bija tāds pašsaprotams moments, ka visi ir tajā iekšā. Un tad ir tāds, es atceros, tie weekendu rīti, man liekas, tas bija 10 no rīta, 11 beidzās, un tad visi skrien ārā. Kuram ir laukums, visi līdz sāk spēlēt un ņemties un darīties. Un tad es atceros visas All-Star spēles. Es ļoti labi atceros to momentu, kad Kobe Bryants parādījās. Bet tas ir vēlāk. Tas bija vēlāk, bet es pilti atceros, viņš piedalījās dunk konkursā, viņš uztaisīja jācaur kājām iespraut. Tas bija pirmā reize. Jā, un es vienkārši atceros to momentu. Tad viss tas līdz tam, tas bija, tur visas tās cīņas, ar ko tur bija ar Utah Jazz, ka viņi tur cīnījās, tad bija tur...
Jo te jau bija tā otrā saucamā tas trīnieks, pēc atgriešanās, kad viņš bija aizgājis un tad atnāca, un tad bija tie pēdējie 2 gadi ar Utah Jazz. Un tā, ka tā komanda vispār salikās kopā, es atceros, ka bija jau tur Jordāns, Pipens, un tā, ka pievienojās Rodmans, un tur tas sastāvs bija, man likās. Rodmans, Kukačs. Jā, tur vienkārši nav varianti. Un tā arī pēc sajūtām tā arī bija. Visi vienmēr bija tāda pretestība, bet iekšā vienmēr bija tāds, nebūs. Bet tu esi tajā laikā par Čikāgu vai pret Čikāgu? Visi dalījās. Bija tā kā vai nu par Čikāgu vai pret Čikāgu? Nē, es biju par. Man tas viss, tas pats arī Kukočs atceros, ka viņš 3-punktniekos uzvarēja to visu. Tur bija, tas bija kaut kāds tāds pilnīgs kosmos. Man liekas, bet tu principā kā cilvēks esi vairāk par tiem, man liekas, ka cilvēki psiholoģiski dalās 2 kategorijās. Ja nav savējie. Savējie, tad skaidrs pa savējiem. Bet, ja nav savējie, tad vai nu ir tā kā pa tiem underdogiem, kas mēģina to lielo nokost, vai nu pa tām leģendām, pa tiem lielajiem. Tu principā esi par lielajiem. Jā, baigi individuāli, baigi no enerģijas tās atkarīgs. Jo man kaut kā tas Čikāgas Bulls, tas viss, tas sastāvs, tas viss un tas Jordāna princips. Man arī ļoti patika tas, ka tur nebija nekāda pārcilvēka. Pieksim, kaut vai salīdzinu to pašu Jordānu ar Lebronu. Es viņus nevaru salīdzināt tīri, tāpēc, ka Lebrons, man liekas, ir kaut kāds mutants vienkārši. Tas ir kaut kāds šausmas. Jordāns ir 1,98 m pie 2 metriem. Viņš nav nekāds beigais pārcilvēks. Un tas, ko viņš darīja, kā viņš uzņēmās tās pēdējos brīžos, to atbildību, viss tie, ka viņš... Tā pārliecība nereāli. Jā, tu skaties, un tas vienkārši nevar būt, tas nevar nelikties simpātiski. Tas bija tāds, ka tu vienkārši skaties tā komanda, viņa ar tādu poweru nāca ārā. Tas pārējās komandas kaut kā redzēja, ka viņiem bija vai nu tā bija stratēģija, vai nu tas bija kaut kāds viens cilvēks, vai nu tā bija visa komanda, bet tur bija kaut kā enerģētiski, bija tā, ka visi kauliņi ir salikušies vietā. Un tāds, ka uz to skaties, pat grūti aprakstīt. Man liekas, vienkārši... Manuprāt, tāds analogs īsti pēc tam pasaules sportā nav bijis. Man grūti spriest pirms tam, jo pirms tam ir daudz, kas bija vienkārši to mēs nepiedzīvojām. Viss tā Brazīlijas izlases futbolā ar Pelé, tas arī saprot, bija kaut kas par prātam. Bet to mēs nezinām, mēs to nedzīvojām. Bet man arī līdzīga sajūta, negribētos teikt, ka mēs veci paliekam, un tāpēc mums liekas, ka viss, kas bija mūsu jaunībā, bija krutāk nekā tagad. Bet man arī liekas, ka tāda kombinācija, tāds stāsts, kā viņi, un arī īstenībā tā pārdefinēt sporta veidu. No principā, labi, jau 80. gadi jau bišķiņi izglābien bija no sabrukšanas un bankrota ar tur Larry Bird un maģisko. Bet tomēr, tas ir liels biznes, bet tāds, Jordans ir pārdefinēt. Līdz tam tas ir tomēr Amerikas biznes, NBA ir Amerikas biznesa, Eiropā ir savs biznesa, bet Eiropā dotēts, protams, palielam kā arī šobrīd. Amerikā, protams, tur atpelnīties spējīgs, bet tāds Amerikas biznesa. Un tad cilvēks vienkārši pārdefinē. Viņi visu pasauli sāk just. Labi, bet tu pats tad sporta skolu? Basītī? Jā, basītis tad sākās tur viss, man liekas, ka vienkārši... Bet jau tava izvēle pēc tēta mudinājuma ir basketbols. Jā, tas bija basketbols un bija ļoti vienkārši, jo arī pie mājām bija grozs, visi spēlēja, visās malās bija grozi un skolā spēlēja, un pēc tam bija pēc skolas visādas nodarbības, arī treniņi un visi tur gāja un ņēmās, un tas bija tāds... Un tā, tev pat nevajag nepiespiesties, neko, tev ir kaut kāda klases biedri, tavi čomi, kas ir tavi kaimiņi, jūs tā kā ejat, un tad viss tā kā iet uz to basi, tas tā organiski kaut kā tev nevajag šodien es iešu uz treniņu vai es neiešu uz treniņu. Kāds? Visi iet, ko tu darīsi. Tur vienkārši tad visi organiski ap to basīti bija, un tad ņēmās. Līdz cik gadu vecumam? Es nospēlēju līdz tiešām trenējos un ņēmos ap to visu. Tas bija līdz vidusskolai, līdz vidusskolas vidum. Kad bija 16, Jā, līdz tam es tiešām tur baigi tā, ka bija all-in tajā visā. Bet tev arī tajā laikā bija tāds sapnis, ka tu būsi, tu gribētu būt profesionāls basketbolists? Nē, man noteikti nē. Man tas vairāk, man tā vide, man cilvēki, man patika tāds. Man nekad nav baigi paticis sacensties.
Tā bija tā lieta, jo es atceros, ka bija tas basītis starp klasēm obligāti, kad bija tur visas paralēli klases savā starpā spēlē, un tur visādas tās kombinācijas, un tur jau no skolas kaut ko, kas spēlē, tur, vai skola pret skolu. Tas nebija īsti mans. Man iekšā nav bijusi tāda baigā teiksme tagad uzvarēt. Man kaut kā tas viss vienmēr ir paticis. Tā visa tāda, es neteiktu tāda. Man patika spēle, man patika basketbols, man patika tas, kā tas viss izskatās, ka tu spēlē kaut kā, ka tev ir kaut kādi čomi, kā jūs saspēlējaties, kā jūs kaut ko izdarat, ka teiksim tā, bet ka es tur tā zinu tur vienkārši plīzdams galvenais uzvarēt, man tas nekad nav iekšā tā baigi bijis. Tāpēc arī es tā, un man varbūt šajā ziņā drusiņi arī, kā saka, es nezinu, vai tas ir daba vai kā apčakarēju nedaudz, es tā kā spēlēju. Vienkārši viss, ka tur pamatskola, viss tur, kāds varbūt drusiņi garāks, kāds tur kaut kā, tur zina pēc tā garuma. Un tad aizgāja tāds moments, kaut kā tie džeki auga, bet man augums bija, man liekas, kad es sāku mācīties 10. klasē, man liekas, es pat nebiju 1,70 m. Es biju vismazākais, man liekas, no visiem. Pagaidā, cik tev augums ir? No rīta varētu būt 1,90 m, vakarā 89. Mums par dienu drusiņi uz mugura kompresijas rēķina. Bet aptuveni ap 90. Priekš basīšu. Priekš basīšu, jā, bet tā vispār liels. Jā. Un vienkārši, kad tu tā kā spēlē, un tur ir tādi, tu vienkārši esi, jā, un tu saproti, un tad nav tāda baigā pārliecība. Es neizaugšu, kad tu saproti, šis īsti nebūs, ka tur jau tu redzi, teiksim, tas pats pieminētais Kristaps Janičēnoks, viņš jau bija, tu tās jau skaties jau tur pamatskolā, viņš jau ir liels vienkārši. Un, kur vēl vidusskolā, viņi jau bija vienkārši, kad es nonācu vidusskolā, kad es spēlēju, tas pats Blūms, tur Ciprus, Ciprus vispār, tas bija, tur ienāk ģērbtuvēs vienkārši, kas tas tāds ir. Viņš nebija tikai garš, viņš bija strukturāli liels, un tas ir, kā vidusskola, ka tur ir, kā... Bet viden, kurā tu esi? 99. Jā. Kas jūs tur esat? No zināmiem basketbolistiem, tu teici Jānis Blūms, Ciprus. Bija vēl tāds Pilenieks, bet es atceros. Jā, Pilenieks. Viņi bija tas main trio. Viņi bija tādi ļoti lieli džeki, un tad bija vēl tur visādi čupa ar čaļiem, kas spēlēja. Bet viņi bišķi vecāki par tevi sanāk visi. Jā, viņi 2 gadus vecāki, bet man liekas, ka vēsturiski vispār 99. bija būvēta kaut kādā epizodē. Man liekas, ka Valters lika iekšā. Tā Valtera basketbola skola kaut kā tur visu laiku iefiltrēja savu. Tas ir viens, otrs, man liekas, tur bija kaut kāda ideja, kad tie džeki, kā sacīt, tā kā viņi bišķiņi ir tādā, šī vārda labā nozīmē siltumnīcas apstākļos priekš tā basīša, tad arī tā skola, lai nekavētu laiku, nekur, viss koncentrēt. Jā, un tad bija tas, skolā bija ļoti daudz basketbolistu. Bet tu tur arī nokļūsti dēļ tā basketbola? Man sanāca, tas bija laiks, kad man vecāki izšķīrās tieši to vidusskolas laiku. Es sākumā tā kā dzīvoju tur Baldonē, pēc tam man tēvs dzīvoja Rīgā, un vidusskolā es sāku dzīvot ar tēvu kopā. Un mēs dzīvojam uz Čaka Tallinas krustojuma. Tu ideāli. Jā, un tad viņš prasa, kur tu gribi mācīties. Blakām, jā. Es saku, vistuvākā. 6. mūzikas skola. Nē. Viņa mūzikas novirziens. 99. Ok, parasti bez mazai. Es neko nezināju par to skolu. Aizem uz 99. Sākam runāt ar direktoru, kas tur, ko tur, kā tur, ko. Un tad viņš arī tādu, kas tev uz sportiem? Es tur basīju. Viņš, ok. Šis jau mums noderētu, ka viņi ļoti tā kā... Mērķiecīgi. Jā, jo tā skolai arī bija tāds jūtams tā fiška tāda, ka visu laiku būs sacensība kaut kāda starp skolām. Tad sanāk pēc tā, ko tu teici, ka tai videns laikā, it kā tajā nosacīta basketbola skolā, to arī no tā basketbola principā tā kā atvedies. Jā, man bija tas 1. gads, un pēc tam jau man bija tāds uz leju, un tad es jau biju... Es jau biju kaut kādā 8. klasē sācis nodarboties ar breakdansu, ar hip-hopu breakdansu, kas man tur gāja paralēli. Man tur bija kaut kāds basketbola daļa, tad jau bija svaru daļa, tad bija breakdance, hip-hops, tas viss, un tad viņi tā kā gāja. Un tad bija tā, ka es jūtu, ka tas basketbols man tā kā iet lejā, vienkārši arī, ka man vairāk patika tur kaut kādi tie svari, breakdance, un tad man nāca vietā vidusskolā, es sāku iet Rīgas vingrošanas skolā. Un tad man bija tāda viena lieta, kas bija klāt,
Tas basīts vispār nepazuda, tāpēc, ka mums bija sporta stundās, basketbols daudz. Un tad man sanāca, man tur bija diezgan normāli. Tad man bija kaut kāda daļa ar svariem, tad man bija kaut kāda tā akrobātika, tas viss, tad bija breakdance, hip-hops, un tad bija kaut kādas tās sporta stundas, tas basīts, un bija diezgan daudz. Man sanāca tireiz dienas, kad man bija 3 dažādas fiziskas aktivitātes vienā dienā. Tāds. Bet tagad, pieņemsim, tu kādreiz uzspēlē basketbolu? Tā kā parādījās Ghetto Games, es to visu ielvingrošanas, to visu kultūru tur ņēmos. Un tad sanāk atkal, tu esi basītī, kaut kam tūmā, un es tā kā paņemu kaut ko tur. Man iekšā viss ir saglabājies, viss tas konstruktors ir. Es savā galvā visu varu. Tad, kad es ņēmu to bumbu, es viņu vairs nejūtu. Es skrienu, viņi vienkārši kaut kur aiziet. Savā galvā es vēl varu visu izdarīt. Fiziski es jūtu, ka es neko neesmu zaudējis. Varbūt pat ieguvis. Varbūt es tagad, paliekot fiziski spēcīgāks, es varētu varbūt tur lekt labāk un asāk uztēties. Bet, vajadzētu varbūt kaut kādu laiku padarboties. Un tas varbūt arī vēl viens moments. Man ir meita maza, viņai baigi patīk bumbas, viņai patīk visu šitā padarīšana. Es tā domāju, ka viņi drusciņi paaugsies, es pieļauju iespēju, ka es viņu mēģināšu visu kaut kam laist cauri, skatīsimies, kas viņai patīk, kas interesē vienkārši tā. Un es domāju, ka mēs pie tā basīša atgriezīsimies. Jo man es te patās centrā dzīvoju, mums apkārt ir tie grozi un tāds, un es tā domāju, būtu baigi forši vakarā uzspēlēt. Vienkārši paņemt bumbu. Viņai arī normāls augums varētu būt. Sieva jau var nav maz augumā. Jā, sieva viņa tāda formīga, bet redzēs, nevar jau saprast, kurā viņi tur iedzimst. Tas ir viens. Bet galvenais jau ir tas, ka, kā uzreiz es izskaut kā nosacīts profesionāls, es skatos, kāds potenciāls bērnam izaugt. Jā. 2 mazi vecāki augumā, tas skaidrs, bet jo traki, šis tas laikmets, kur, protams, skaidrs, ka ir super talants un darba spējas, bet, protams, baigā priekšrocība tajā modernajā basketbolā. Tev tas augums ir, vienalga, meiteņi vai puiši un tam līdzīgi. Tā kā tāda lieta, es domāju, tā ir tāda nežēlība, jā. Tu daudz ko vari nokompensēt ar darbu, ar talantu, jā, bet ir kaut kāds brīdis, kur tam cilvēkam ar tiem centimetriem vienkārši tik objektīvi priekšrocība. Tas 99. Tas ciprus, tas moments, ka bija... Vispārējiem nolemti nedaudz ir. Tur bija reāli, kad sākās viss tas Rīgas domas kauss, kad bija tas basketbols starp skolām. Jā. Man ir tāds uzreiz, tu atnāc, tev ir jauna skola, tev ir jauna vide, visu, un tad ir tāda, ka tu aizēji. Jo es pat nezināju, kāda ir tā komanda. Tāds viss, un tad ir tā pirmā spēle. Un tu vienkārši, kad ienāc Ciprus ģērbtuvēs, tu vienkārši... kas tas tāds ir? Un tad ir tāds, zini, ka tu ej uz laukumu ārā. Es tā kā tāda buzēšana, tāds kā fonā ir tāds, ka... Un tad, kad tu redzi to otru komandu ārā, un kad tu redzi viņus tos skatienus, kad tu saproti... Tā nolemtība. Nav. Tu vari spēlēt basketbolu, bet cerēt uz uzvaru nav iespējams. Bet tur bija tāds, ka šitas viss sākās, tad viņi uzreiz tur blūms ciprus, šitie te zirgi, viņi aiziet, viņi izcērt kaut kādu handikapu. Un tas bija parasti tur kaut kādi +30, +40. Un skaits ciprus vienmēr būs zem groza, visus savāks vienā otrā pusē. Blūms vienkārši aizskries tik ātri un visu izdarīs. Un tad ir tas +40, un tagad jūs varat spēlēt. Un tad ir tāds. Un tad es atceros, katrai skolai bija kaut kādi šitie te cilvēciņi. Natālijā bija Janičēnoks. Starp citu, ar Janičēnoku bija viss sarežģītāk. Es nevarēju saprast, jo viņam bija tāds, ka it kā viņš viens bija, tā pārējā komanda, viņa bija ok, bet viņa bija ok. Un es labi atceros, tā bija vienīgā, ko mēs varējām uzvarēt kaut kādiem 14 punktiem. Tas bija ļoti maz. Tikai uz to brīdi. Tas bija tā interesanti, ka pat ar šitie tur Blums un Ciprus ar viņu nevarēja tik vienkārši tik galā. Viņš bija kaut kā visvairāk, ko es atceros Janičēnokā, viņš bija tik mierīgs, tik nosvērts, tik tāds... Tas basketbols bija viņam tik korekts, tur nebija nekas tāds kaut kas ekstremāls vai kaut kas pārdabisks. Vienkārši viss, ko tu dari ļoti labi. Tu met, tu trāpi tāds, un tur viņš hops tās piespēles. Viņš bez kļūdām tā visu. Un tāds, ka, ja tu viņam ļausi, viņš to visu izdarīs. Un tas pirmais, kas man bija tāds smadzeņu sprādziens, bija, kad bija jāspēlē pret 3. vidusskolu.
Nu, un tad ir tāds iznāk ārā džeki, un es tā skatos, viņi nav tur baigie, tur nav neviens garš, nekas, un te būs līdzīgs stāsts. Un tad bija kaut kāds moments, sākās tā spēle, sākās, un tad es ieraugu vienu džeku, man liekas, kas tas tāds ir? Un it kā nav baigi liels, nav it kā baigi atletisks tādā ziņā, pēc uzbūves, vienkārši it kā parasts džeks. Bet kā viņš kustējās? Un tas bija tā bija reize, kad es pirmo reizi šķēli ieraudzīju. Es gribēju teikt, Armands šķēli. Tas es nebiju neko tādu redzējis. Zini kā, man ir sajūta, ka īstenībā tāds arī, manuprāt, Latvijas basketbolā nav bijis. Tas bija kaut kas nereāls. Tā viņa, es jau ritīgi izdzīvoju to pieaugušo basketbolā, šumā daudz nospēlē Latvijā. Toreiz Barons viņu parakstīja zonu, viņa atvilka atpakaļ no tās Polijas, un tā viņa karjera jau mūsu acis priekšā bija. Tur es vairāk ar ASK biju saistīts, pēc tam ar VF, viņš attiecīgi Barons, kaut ko tur bišķiņi Ventspilī, pēc tam arī pie mums nospēlēja. Bet tie gadi, kad viņš bija, viss basketbols skaistums bija viņā. Tā kustība, un tas galvenais jau, ka viņš nebija tur. Vai drausmīgi tur augumā garš, galīgi, masīvs. Viņš tāds vienkārši džeks parastais. Bet kā viņš tāds nestandarts. Pagaid, viņš bija 3. Jā? Viņš ir tavs gads? 83. Ne? Jā, pareizi. Un tur vēl bija tāds Šlesers. Jā. Es atceros. Tagad ir jauns treneris. Jā. Edijs. Un viņi divatā bija tādi, jo Šlesers... Viņi bija vienā skolā, jā? Okay. Viņš nebija, varbūt, augumā. Bet tas bija žarītājs noteikti. Jā, viņš no 10. uz 11. klases, tad viņi atceros 11. tad viņš tāds jau parādījās, tāds jau masīvāks. Bet šķēle tas bija tāds, ka tā, ka, zini, bez mazliet tu esi uz laukumu, bet tev gribās skatīties, ko viņš dara. Tas vienkārši, tāds... Wow, ka tu visas tās lietas, ko tur cilvēki eksperimentē kaut kādas, viņš to visu darīja. Visa tā kustība ir tāda, kad liekas, tas nav, tu nevari to iemācīties. Ne jau tādā vecumā. Tas ir tik organiski, tik plūstoši. Nekas nav mehānisks. Viņš tāds, un visas tās kustības bija tādas, ka tu skaties vienkārši, wow, te būs. Tāds, ka tu skaties, šitas džeks vienkārši aizlidos kosmosā. Un pēc tam skaties, kā tas viss attīstās, viss, ka viņš tur nonāk. Tur jau pēc vidusskolas atceros, kā redzēju. Bet tas bija laiks, kad es redzēju, kā tas ir. Spēlēt prot daudz. Laukumā visu izšķir detaļas un nianses. Katrā uzbrukumā, katrā aizsardzībā. Jo augstākā līmenī tu spēlē, jo likmes un prasības ir augstākas. Mēs strādājam dienu no dienas, gadu no gada, lai slīpētu katru sadarbību, saspēli un metienu. Tikai tāpēc mēs uzvaram. Rietumbanka. Kvalitāte nekad nav nejaušība. Kurš tu toreiz nosauc tādas vismaz 3 skolas cits, bet kur uzvarēja? Rīgas domas kausā. 99. Jūs tur nebija, tādā gadā tur nebija vispār. Tur, saka, tuvākais bija 14 punkti. Tas bija Ničeneks. Viss pārējais 30, 40. Tur vienkārši, Jānis Blūms un Ciprus, tādus, kādus tu viņus redzi tagad, viņi bija 12. klasē tādi. Tādi. Blūms bija tanks tāds, un Ciprus bija vienkārši kaut kāds kibors. Šlanks. Jā, un tie divi, viņi vienkārši tas ātrums, man liekas, ka Blūms, viņš kustējās daudz ātrāk, un viņš bija masīvāks. Neviens baigi nestājās viņam pretī. Tā spēle bija tāda, ja tās komandas spēlēja tā kā vidusskolnieki, tie jau bija tādi veči baigie. Un viņi tā baigi arī... mērķiecīgi gāja pēc uzvaras. Davai, mēs te neķēmosimies, mēs varam darīt vienu un to pašu, bet mēs uzvarēsim. Vienkārši. Un tad ir tāds, tur redz, tur vienkārši tu tāds, ka to Ciprus, ja tev ir tāds centrs, tev principā nav variantu. Viņš visas bumbas savāks, praktiski visas. Un apakšā, ja kāds tu vari mest no centra, jo viņš savāks un viņš iemetīs. Un tu saproti, pie šitiem nosacījumiem nav variantu īsti. Okay. Un neviens viņu nevarēs ne pastumt, ne izgrūst, neko. Tur tāds viņš vajag tikai pagaidīt, lai viņš pārskrien pār laukumā. Un tad tu vari ļoti brīvi darīt, ko tu gribi.
Jo viņš tāpat savāks un izdarīs visu. Bet vispār runājot par tādiem sportistiem un tādu fizisko jaudu no tavas pieredzes, tu pieņem, ka tu šajos gados ar daudz dažādu sporta veidu pārstāvjiem es strādājis vai arī redzējis to blakām. Tad jaudīgākie, tieši fiziski, no kuriem ir spēja tajā zālē izdarīt kaut kādu neiespējamu apjomu. Ir kaut kāda sporta veida īpatnība, kur tu var teikt, šitas sporta veids pēc definīcijas ir visgrūtākais fiziski. Ja mēs skatītos tā pēc hierarhijas, teiksim, basketbolisti ir ļoti jaudīgi, hokejisti būtu jaudīgāki. Bet tad nosauc kāds, nezinu, kas ir tavā pieredzē, uz kuriem tu to pieredzes balsti hokejistu ziņā? Ko es esmu redzējis no jaunajiem džekiem, vienkārši arī kā es trenējos un izskai no galvas ārā uzvārdi, ko es pats esmu trenējis arī. Es esmu redzējis viņiem tāds baigais drives uz tādām lietām, baigi viņi, to, ko tu viņiem dod, viņi mēģinās baigi no sevis spiest ārā. To es hokejā esmu redzējis baigi, ka viņi saprot, cik tās mazās nianses, cik tās lietas var ietekmēt to visu pārējo. Bet ja mēs tā skatāmies jau tiešām no viss, tie būs cīņu sporta džeki. Tas ir, to pat nevar salīdzināt. Tas ir jau augsts. Tieši, kas nodarbojas jau ne tikai tur boks, kickboks, bet jau, kur jau ir kaut kāds miks, jau kaut kāds MMA, tie ir pilnīgi virsotni. Jā, tas ir gan mentāli, gan fiziski, gan visu lietu tāds baigais kopums, un tie izturības rādītāji, tas viss, tas ir kaut kāds, mums nav daudz tādi, bet tie, kas ir beigās mašīnas. Mums jau vispār, man liekas, ka priekš tik mazas valsts un priekš tiem visiem nosacījumiem mums ir diezgan daudz jaudīgi džeki vispār. Man liekas, mums ir ļoti daudz visādi talanti, kas vienkārši ir ne tajās vietās dzīvē aizgājuši. To es esmu daudz redzējis. Tad pašā Baldonē bija tik daudz džeki, kas basketbolā bija stipri pārāk nekā varbūt kaut kāds džeks, ko es redzu, kas tagad spēlē par naudu. Bet tie apstākļi tā, un viņš vienkārši nonāk kaut kur. Jā, cilvēki apkārt arī mentāli kaut kādas. Jā, un tas viss kaut kur pazūd, bet... par sporta veidiem runājot, bet bobslejisti? Jā, bet... ja mēs skatīsimies tāds, viņi jau tomēr viņi ir ļoti jaudīgi, bet viņi ir tādi tomēr ļoti limitēti. Amplitūda ir diezgan... Jā, jo viņiem ir, teiksim, tas kāju spēks, tā eksplozija, bet kaut kādas citas lietas, es pieļauju, atletismu ziņā varētu būt diezgan ierobežotas. Tāpat tās kaut kāda spēka vīri mums arī ir, kas ir diezgan jaudīgi top džeki, bet viņš būs... Jo es vairāk skatos uz tādām lietām, teiksim, tur, vai mēs tagad, pievilksimies, uzliksim, uzspiedīsim visu kaut ko, vai tev ir tāds atletisms, kopējais atletisms. Tādā ziņā es domāju, ka tāds basketbols, hokejs un tāds MMA būs daudzpusīgāks. Tur būs, tev ir jābūt gan veiklam, gan stipram, gan tur tev tā reakcija, koordinācija, viss tev līdzsvars tur tāds. Un ir tie sporta veidi, kur tev tas varbūt nav tik daudz vajadzīgs. Tas bobslejisti, mums arī ir jaudīgi, bet es domāju, ka viņi būs tādi, kā saka, one trick pony. Viņam būs tur tā jauda. Es domāju, tas pats, ka Strombergs, tas bija vispār, es arī biju redzējis, kā viņš trenējās. Tas ir pilnīgi šausmas, bet, tu visu laiku esi uz tā riteņa, tas BMX, un arī transformēt to kaut kādā citā sporta veidā būtu baigi neiespējami. Bet ir šitie te, kas viņš var pāriet, noiet, teiksim. Hokejists var pāriet uz kaut kādu MMA, ja viņš gribētu. Viņam tā fiziskā sagatavotības bāze, viņam būs baigi spēcīgā jau iekšā. Labi, un tu pats tad kā nonāc līdz tam, ko tu principā, es pieņemu pēdējos 20 gadus dari? Cik tur daudz sākās vai nesākās viss tieši ar kaut kādu kultūrismu vai kaut kādām ambīcijām, un pēc tam jau fitness? Tas bija, skaidrs, ja es esmu 80. sākumā dzimis 90. audzis, pirmais jau ir tas, ko mēs redzējām televizorā. Filmas, aktieri, Arnolds Schwarzeneggers, Stallone, Van Damme, tas ir tas, ko tu redzi. Lundgrens. Jā, Dolfs Lundgrens un viss, tas ir tas, ko tu redzi, un tas ir tas, kas tev... Tāds, tu redzi tās filmas, un viss tur tāds, tie džeki, un tādi, man liekas, tas ir pirmais, jau, ka tev ir tas viss, tāds, filma man asociējas tikai ar to, un tu viņu var drilēt uz apli, jo tev, teiksim, tas... nemaz tās izvēles tik daudz. Nav izvēles, tās VHS. Plus arī vēl patīk. Jā, VHS kasetes viens otram iedod un vispārējais. Un tad man bija
cik varētu būt gadi? 8, 9, varbūt 10, kaut kas ap to laiku. Kaut kā es tur šķirstīju, ievilku mājās baltkumu, kabeļu televīziju. Es kaut ko spaidīju, un godā piekdienas vakarā es trāpījos uz, toreiz bija tas WCW wrestlings Amerikā. Ok, tur saprotu, tas teātris, tas viss ir uzspēlēts, bet tas apjoms, jo, teiksim, ar wrestleriem ir tas, ko, ja tu paskatītos pro wrestlerus, un tu paskatītos viņu statistiku, tie ir parametrus, tie ir pārcilvēki, tie ir 2 kaut kas, tur 100 kaut kas kilogrami džeki, kas tur no ringa malas tur met kūleņus, tur salto. Jā, un tad es skatos, es ieslēdzu TV, un tur ir trenēti džeki, kas vēl dara to visu. Tas nav vienkārši, ka viņš staigā pa pludmali. Tur ir pilnīgākais, un es to skatījos, man vispār smadzenes uzsprāg tādā ziņā, ka tev ir viss tas. Un tad tas viss savalkās kopā. Tad bija nākamā lieta. Baldonē dzīvojot, kaut kā paveicās, man vispār savā ziņā, es varētu teikt, lielākā tā ietekme bija tieši vide. Bija tas viss tie sportiskais. Mums vispār bija pieņemts tas, ka tas vienkārši ir jādara. Tie, kas kaut ko tur tusējās, dzerstījās vai nesportoja, tas bija kaut kas, tie nebija krūtie džeki. Tie toči nebija, tas bija kaut kas vispār. Nevienam tas nebija aktuāli. Un tad mums satrāpījās, ka Baldonē bija kaut kādi 6, 8 čaļi, kas ļoti nopietni cilāja svarus. Un kaut kā satrāpījās, ka viens no tiem džekiem bija kaut kā centos gadus Latvijas rekordists spiešanām no krūtīm. Un viņš visu laiku, katru gadu pārsiet pats savu iepriekšējā gada rekordu. Neviens nevarēja pat viņam tūmā būt. Un tas ir tas, ko tu no bērnības jau redzēji. Man bija tāds, ka tur bija tā kā basketbola zāle, un basketbola zālē bija tā kā maza tāda priekštelpa, kur varēja pārģērbties. Un otrā pusē stūrītī bija tāda neliela svaru zālīta uztaisīta. Un tādā laikā tur varēja salikt tur visu kopā. Un es eju uz basketbola treniņu, pārģērbos, un kamēr gaidu treniņu, tad es tur pat tusējos. Tur tie džeki visi maldas. Tur vienkārši tu skaties, pilnīgs kosmos. Tas bija pilnīgs kosmos. Gan kā viņi izskatījās, gan tie visi apjomi, tu sēdi un vienkārši wow. Un viņiem tas foršākais bija tas, kas man visvairāk arī smadzeni tā kā iekoriģēja. Tie bija arī mani kaimiņi, bet mēs nebijām pazīstami, jo Baldonē tomēr viss ir tādi, viss ir kaimiņi. Un tu gribi, nāc, mēs tev parādīsim, pamācīsim. Nevis tur aptuveni tā, ko tu sīkais vai ko tādu, bet viņiem bija tieši tāda ļoti welcoming, tāds vienkārši jā. Un es tā kā, davai, es arī gribētu, jā. Mēs ar čomu tur tādi, jā, kad mums tas viss, tas Stallones tēma fonā, tad mums ir kaut kāda wrestlinga tēma fonā, gan viss. Un tad tu redzi šitos džekus, kas ir, pilsētā autoritātes. Tur tā, ka, tur, kur viņi ir, tur visi, tur neviens neko, tur baigi nekāda kasīšanās nav, tur, un tad tev ir tāds, kā tas viss ir pasaulē, kādam vīrietim ir jābūt, kāds tu vari būt. Un tāds, jā, es arī to gribu. Un tad mēs ar čomu ar vienu labākiem draugiem, davai mēs nāksim, mums bija tur viens džeks arī, viņš saka, davai, viņš mums deva vinganājums, viņi tur tā arī viss tur auklējās, ar mums tur to un šito, mēģinām tur tukšas stieņas kaut kādas cilāt, tur un kaut ko tur sākās viss tā taustīšanās. Kaut kāda mēģināšana tur saprast par uzturu, jo tādā laikā atšķirībā no mūsdienām ir tas, ka ja mūsdienās tā informācija ir tik daudz, ka cilvēks apjūk tajā visā. Tu toreiz nebija vispār. Nekā, kaut kādi veci žurnāli, daži, ko tur šķirsta, kaut ko skatās, kaut ko tur domā, bet tiem džekiem bija tāda diezgan spēcīga bāze, un tad bija tāds baigi labs pamats. Un tad bija tas, jā, tas vīrišķības moments, kas man ļoti patika, tur viss tā džekošanās, viss tāds. Un tu esi tādā jau iegājis iekšā tādā klubiņā un pats jau jūties, ok, es esmu uz pareizā ceļa, ka es esmu maziņš, es biju mazs un smalks diezgan pēc uzbūves. Es biju diezgan, varbūt, atlētisks, un to es sapratu, jā, kaut kādā 2. klasē, kas bija viss, kas saistīts ar vieglatlētiku. Tas bija viss skriešanas, lekšanas. Tas man vienkārši viss labi padevās. Es varēju tur šaut vienkārši ārā. Un tad tas viss salikās kopā ar šo visu. Un tad ienāca uz Baldoni sāk braukāt viens džeks, kurš sāka mācīt hip-hopu dejot. Man čomi, davai, mēs arī iesim tur kaut ko dejot. Man sākumā bija tāds, es labāk te gribu kačāties. Un tad kaut kā tas viss pārtap arī, ka tas džeks tā kā breakdance sāka mācīt. Un es biju tādā laikā, ok, tas ir jau interesanti, jo es pirms tam biju vēl tur ar karatē nodarbojies.
Un tas jau man patika, jo man karatē patika salto, visādi mums tur bija jātrenējās, visādi tur špagati, viss kaut kas tur tāds tā karatē būtība. Un tas skatījos, es vēl īsti nezināju visu līdz galam, kas tas tāds ir, bet man likās, tas ir ļoti inčīgi, tas ir arī kaut kas ļoti atlētiski, tas ir pašam viss tas skills, ko tu, kā tu, kam tur tāds. Un tas viss tūseņš, tur meitenes, tur džeki, tur tāda, nav nekāda sacensība, nav nekāda, tu vienkārši tur darbojies. Un tad es sāku arī tajā visā ieiet iekšā, un tas beigās tā kļuva par manu lielu mīlu. Tad bija tas, ka man, teiksim, ja es aizēju uz vidusskolā, man tas basketbols jau gāja uz leju, jau es vairs ne uz treniņiem gāju, es tur kaut ko spēlēju, tāds pavasarām spēlēju, ārā kaut ko spēlēju, bet tā speciāli, kas tur baigi kaut ko slīpēt, man vairs nebija. Jo, kā es minēju, man es drusiņi likās, ka man daba drusku apčkarēja, ka likās inčīgi, ka es biju nelielas augumā, breakdancam tas ir ļoti pateicis. Protams, jā. Un tad tā baigi interesanti. Man tas basketbols iet uz leju, man tas viss visa kultūra iet uz augšu. Un tieši tajā brīdī, kad es vairs basīti nespēlēju un aizēju šito, es sāku augt. Un tos 2 gados es izaugu kaut kāds 20 centimetrus. Vienkārši, kas tas tāds ir? es tikko biju tāds mazs, kurš varēja visu darīt. Es esmu garš un viss paliek sarežģīti. Breakdancā tur viss tāds. Un tad atkal bija sākās tas moments, ka es saprotu, ka es esmu izstiepies, bet es esmu tāds tievs. Un tagad ir jākačājās, kā saka, jācelā ritīgi. Tas ir tāds jau kaut kādi gadi, man liekas, 19 gados jau es tā ritīgi sāku. Līdz 2000 attiecīgi, 1., 2, jā? Jā, kaut kāda 18, jo 19 gados es jau biju, man ir kaut kāds bildes, ka es jau biju tāda diezgan labi. Un kura zāle? Man tas Rīgā, tas sākums bija kaut kāds, mēs sākām, bija universitātē, pēc vidusskolas, kad es aizgāju uz Latvijas universitāti. Kur tu viņiem bija zāle? Ekonomikas un vadības fakultātē ir tur tāds, ka tu esi pagalmiņā. Krasmāsas bulvārī, ja? Jā. Pagalmā, un tur ir tāds pagrabs lejā uz pirtīm, saunām, un tur bija arī zāle. Jā, un tad mēs tur ar džekiem gājām trenēties, ka pēc universitātē tas viss. Tā bija vēl kaut kādas mazās zāles. Bet leģendārā sālaika zāles, nezinu, reaktors. Tur es nebiju. Es aizgāju pēc tam uz City Fitness. Man pirmais bija tas City Fitness laiks. Tu uzreiz tādā. Jā, uz Berga bazāru. Pirms tam man bija visādas kaktu zāles, viss kaut kas maziņais tāds, un tur tā viss tā baldona, viss tas bija. Tad bija Ķekavā, mēs bieži arī tādā pamatskolas laikā ar to basīti bija tā, ka bija tas basketbols, bet ja tu gribēji jau iet tā kā saka nākamajā līmenī, tad visi brauc uz Ķekavu. Tur bija Eglītis, Ķekava bija, tas bija pilnīgi cits līmenis, tur jau vispār. Tad tur bija arī daudz, tur tas fiziskais, bija arī tur tā zāle, pa kuru mēs ņēmāmies, tad arī Rīgas vingrošanas skolā, tur bija arī tie treniņi, pēc tam vēl, kad es biju aizgājis uz to kickboks, tad bija tas kickboks un arī atkal tie svāriem, un visu laiku viņi bija tādi on and off, tā kā es visu kaut ko darīju, bet tā zāles tēma visu laiku viņa fonā gāja līdzi, jo es saprotu, ka tas ir pamats tam visam. Un tad man bija kaut kādi 21, 22 laikam, es izdomāju, es gribētu uz kickboksu iet. Es sāku iet uz kickboksu. Tajā visā tēmā iekšā, tad bija arī tur zāle kickboks. Man bija pēc viena kaut kāda turnīras baigi smagi satraumēja roku. Man bija kaut kas ar īkšķi, tur baigi samežģīts, un es nevarēju vairs savilkt ne dūri, neko. Un es saprotu, viss, ejam atpakaļ uz zāli. Un tagad ejam atpakaļ uz zāli, un es tur sāku trenēties. Tikai pat svaru zāle. Tas bija man bija kaut kādi gadi, man tie 24. Tad es sāku tur visu to uzturu, viss. Tad bija arī tas moments, kad man tā visa tēma tik ļoti interesēja, bet es strādāju, tur pirmais darbs man bija Svetbankā, tāpēc, ka man tēvs domāja, kad es pēc vidusskolas gribēju iet uz sporta akadēmiju. Viņš saka, kas tu gribi kļūt par fizkultūras skolotāju? Danī laikā tāds, es nezinu. Tad viņš saka, nē, tā vajag kaut ko nopietnāku. Es aizgāju uz Latvijas universitāti, mācīties vadību. Tajā visā virzienā, kuras aizgāju, pirmais darbs bija Svetbankā, pēc tam es sāku strādāt TIF apdrošināšanā, pēc tam man bija 23 gadu vecumā es vadīju Bita Latviju nodaļu ar kaut kādiem 25 cilvēkiem. Tad es aizgāju uz Tieto Enatoru, tur projektus vadīju. Es esmu kaut kādus 8 gadus nostrādājis tad ofisu darbu un visu laiku paralēli man ir gājis tas viss.
Nu, un tad kaut kādos, man liekas, man bija kaut kādi 25 vai 24, ka mani uzrunāja viens džeks, Mārcis Šlēziņš. Sanāca, ka mēs iepazināmies. Man tā laika draudzene bija labākā draudzene viņa draudzenē, un tad kaut kādā vienā, tā bija starp citu Valentīna diena, kaut kā tur mēs kopā tā kā 2 pāri, tur kaut ko tur vienkārši Valentīna atzīmēsim Valentīna dienu. Un viņš sāka Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrību. Un es tajā laikā biju tieši... Jau toreiz, ja? Jā. Okay. Un es tajā laikā tieši biju nokārtojis savu treneru certifikātu. Un viņš saka, ok, baigi cool, mēs šito visu darām, varbūt mēs varam tevi pieaicināt, ka, teiksim, ja tev ir certifikāts un tev tas varbūt viss interesē, mēs varētu tā kā tevi paņemt un mēs te gan organizēsim treniņus, gan visu to pārējo, un tā, ok, es tā pastījos. Tas man nedaudz atgādināja visu to breakdance laikus, visus tie tusiņi, ka tev tur jaunieši apkārt kaut kāds un tāds beigā tāda vēl arī tā viss tā sociālā, ka tur ir jauniešiem, tad mēs tur braucam uz bērnamiem, uz pansionātiem, uz skolām, un tur runā, un tur vienkārši tur tāda arī tas, tāda pluszīmīta kaut kāda karmē, tur tāds viss. Man likās, ok, baigi interesanti, man tas viss baigi interesē. Es arī aizgāju prom tā kā no zāles, pārgāju uz to ielu vingrošanu, un tad man principā bija kaut kādi 3-4 treniņi nedēļā, kurus trenēja jauniešus uz ielas ārā, vienkārši bez maksas, bez nekā, nāciet vienkārši. Tad tas viss toreiz baigi auga. Toreiz tas viss uzsprāga, uzvarēja Latvijas zelta talantos, un tad tas viss aizgāja, tad sāka taisīt pasaules čempionātu, tur viss, un tad bija tā visa beigā virtuve. Un, okay, tā visa būtība nedaudz mainījās, ka tas jau viss sāka, tas pasaules čempionāts, tad jau tur naudas, tad jau tur sākās. Tas sāka pazaudēt to visu, kāpēc es... Romantismu. Jā, kāpēc es vispār tam visam iesaistījos tajā visā, ka es negribēju, ka tas paliek tāds augsts, uz tāds, komerciāls. Jā, un tas viss jau aizgāja uz to, un tad man bija tāds, ok, un tad, kad beidzās sezona, tad ārā trenēties, tas ir viens. Man tā kā īsti negribās, un tad es izdomāju, labi, es iešu atpakaļ uz zāli, un tad tāds notika, man bija kaut kāds tas moments, ka un tas dzīvesveids bija tāds, ka tajā laikā es varēju trenēties 5 reizes nedēļā, bet weekendā es aizgāju, kad nakts, kad ietusē. Tur piekdienas, sestdien mēs varējām patusēt, tur viss tas tāds. Un bija tāds, tu esi tā kā ne tur, ne šur. It kā ir ok, man visam pietiek, tā kā gan enerģijas, gan viss, gan man arī patīk tā nakts dzīve. Bet tad bija tas, tu savelc kopā tik daudz tās negatīvās lietas, kas ir saistītas tur ar alkoholu, ar visu to, ka un es tik ļoti gribēju to visu fitnesa daļu, man tik ļoti interesēja. Zini, ka ja tu paņemtu, ja tu runātu ar ārstu vai speciālistu vai jebkuriem vispār cilvēkiem, ko viņi tev pateikt? Tev vajag tur, piemēram, 3, 4 vai 5 reizes nedēļā fiziskās aktivitātes, ēst to un to, būt miegs, tur un tev saliek tādu ideālu variantu. Tad es domāju, kā tas būtu dzīvot to ideālu variantu? Tiešām būt tā, kā pēc grāmatas ir, visu līdz pēdējiem. Un tad man bija tāds klišs dzīvē, ka es izdomāju visu, ka es vēl tajā laikā, līdz tam laikam es biju cigaretes pīpējis, tur vesels stāsts, un es pat nesen biju ierakstījis Instagramā posteņu par tām visām sajūtām tajā brīdī. Bet tur idejas, ka es aizgāju prom no tā laika darba, es pārtraucu tā laika attiecības, es kādā mērā varētu teikt pārtraucis komunicēt ar cilvēkiem, kuriem man saistīja tikai tusiņi, vispār nekāds alkohols, nekas, visu izslēdzu ārā. Un tagad sākam visu no tīras lapas tā, kā es to gribu. Bet iemesls, kas ir tagad tāds eksperiments, vai tev tiešām uz to brīdi ir kaut kāda profesionāla izaicinājuma, nezinu, tur kļūt par kaut kādu Latvijas fitnesa, tur negluži karali, bet tādu pirmo cilvēku. Tev ir kaut kāds sportisks mērķis, vai tas ir vienkārši eksperiments ar sevi? Tas bija vairāk lietu kopums. Man ļoti neapmierināja tas, kur es esmu. Okay, man bija pirmkārtām tā iesprūdusī sajūta, ka es nekur neeju. Es tā kā muļļājos, un es tā kā... viss ir, bet... Jā, tu tā kā trenējies, bet tad tu tā kā ietusē, un tad tāds ne šis, ne tas, man tā kā tas negribējās. Tad tas nāca, tas viss drūmais tāds, un tāds liekas, ka es zinu, ka man iekšā ir vairāk jaudas, un es gribu vairāk. Bet es redzu arī, kas man traucē. Un es varu nodefinēt, kas man traucē. Vai metam ārā to, kas traucē, un ejam iekšā šitanī visā, jo tu tiešām to gribi. Un es domāju, kā es tā dzīvošu. Es tā kā bērnībā, kā es to visu redzēju. Zin, kā es domāju, izaugšu, palikšu vecāks, un es gribu būt tā kā tie džeki.
Tā kā tie džeki, tur Stallone, Švārds. Es gribu arī to visu, zin kā, izaugšu liels, arī tāds būšu. Un tā domā, no, ko tu tagad čakarējies? Nu, tur kāda naktskluba, kas tas tāds vispār ir? Nu, tad tu to visu nokancelē, un es vienkārši vairāk, tu tā kā savā galvā redzi, kādam vīrietim ir jābūt, vai vairāk kāds tu gribētu pats būt, kāds tu gribētu sevi no malas tā kā redzēt. Un tas ir tas, ko es gribēju. Es gribēju tā ieiet iekšā no A līdz Z, arī tādā pašā visā fitnesā, un atteikties no visa. Un visu tā, zin kā, tiešām man bija viss pārtika. Es visu gatavoju pats. Vispār man nebija ne pa labi, ne pa kreisi. Tur nebija nekāds, tu vari nepiedāvāt man ne konfekti, neko. Uz visām jubilejām es braucu. Es ar savu? Jā. Pat tik savējo un paēdu. Visu tādā dzelzītē. Cik ilgu laiku? Tas bija kaut kāds gads, 2. Bet tur bija kaut kāds mērķis, tā, ko gribēji sasniegt? Tas ir tas, ko es gribēju stāstīt. Jā. Te bija tāds baigais klikšķis, interesantais notika, ka es ieeju iekšā tādā ritmā, bet es saprotu, ka man ir daudz vieglāk trenēties, ja man ir mērķis. Loģiski. Tad es biju domājis, ko es varētu darīt? Man ir kaut kādas lietas, ko es pagātnē esmu darījis, man tas cīņu sports patika. Es varētu atkal to kombinēt. Tad es biju domājis, mums regbiju pamēģināt. Nevarēju saprast, tā kā, zin kā. Galīgi dūls, jā. Zin kā, es kaut ko tā kā taustos. Tad man kaut kā sakrita, ka man kaut kā džeki, kas man bija pamanījuši, jo es jau tā kā sāku tur, es kaut kādus tur blogu rakstīt, jo tādā laikā nebija ne Instagrams, nekas tāds nebija, zin kā tur, bet es kaut kādu blogu sāku rakstīt, es vispār par to fitnesu. Man vienkārši tas tik ļoti interesēja. Un es tik daudz biju informāciju vispār izpētījis, izlasījis, savācis vienkārši, ka es gribēju tā kā apkopot priekš sevi kaut kādu tā kā konspektu. Un tad es sāku rakstīt to visu un vienkārši arī publicēt cilvēkiem. Un bija tā, ka man cilvēki raksta arī, kā es kolonā nonācu, ka man uzrakstīja toreiz tā laika vadītājs, viņš saka, pirmo reizi es redzu, ka viss ir tādā cilvēcīgā valodā. Saprotam. Jā, nevis tā, ka tur kaut kā tu lasi un tu vienkārši tur smadzenes plīs pušu, bet tu tā vienkārši ar salīdzinājumu tā, ka izstāsts, ok. Un tad tas viss aizgāja līdz tādam līmenim, un mani uzrunāja vienkārši konkrēti džeku grupiņi, kur saka, klausies, davai mēs tur kaut ko varētu izdomāt, kaut kā sadarboties, kaut kā. Un tā galvenā doma, varbūt tu gribi nostartēt sacensībās. Kultūrismu. Jā, un es tā domāju, es esmu maziņš priekš bodybuildinga vispār. Bet tā ir, jā? 1,90 m tā kā ir mazs augums? Nē, es esmu pa garu, bet es domāju apjomu ziņā, ka es esmu pa mazu. Viņi saka, jā, bet ir taču kategorijas. Ir kategorijas, kur ir pa svaru, kur ir augums pret svaru, kur ir iesācējiem, viss. Un es pat nezinu, es biju domājis, ka tas ir visi lielie mutanti, bet tā ir jau open kategorija, kas ir vislielākā tur. Un tāds, ok, tu tāds zini, un viņš saka, mēs tev palīdzēsim sagatavoties. Un tad bija tāds... labi, bet tagad parunājam par šo nedaudz. Tad kāds nogriezens laikā tas ir? Lai sagatavotos un nostartētu no tās bāzes, kur jau tev toreiz ir? Sāku es 11. gadā un startēju es 12. gadā. Drusku gads, jā? Jā, pusotras gads aptuveni, teiksim, tāds uz tā visa, kas man jau bija, vajadzēja mest virsū. Vienkārši par lielam jau es neko baigi tur klāt pielikt nevarēju, es vairāk varbūt izstrādāt, jo man arī mērķis, es negribēju uz lielo bodybuildingu iet, jo tādam lieliem bodybuildingam ideālākais augums būtu ap 1,75 m. Ok, tad pa garu. Es esmu pa garu, bet es varētu uz kaut kādu estētiku, kad vienkārši garāk džeki izskatās estētiskāk. Un es tieši konkrētā kategorijā iekšā, kur man būs līdzvērtīgi. Labi, bet cik šajā ceļā ir komponente farmācija? Pa lielam vienkārši ir tā, ka vienkārši tur cilvēki visu kaut ko tur runās un tur sapratīs. Tāpēc arī es tev jautāju. Runā visu kaut ko no tā, ka tur necik nav, līdz tam, ka tikai ir. Es jau cik tur ir? Nē, tā izpratne, es domāju, ka cilvēkiem ar to lietošanu ir baigi sarežģīti. Bet realitāte ir tā, ka es domāju, ka tur atkal varbūt kāds spurosies un kaut ko teiks, ka bija kaut kāda varbūt gadījuma. Bet pa lielam visi, kas startē, visi kaut ko uzgrauž, kā saka. Vairāk vai mazāk, bet komponenti tur ir. Jā, tāpēc, ka
ja tu ej teritorijā, kur cilvēki to dara, tu nevari konkurēt. Tad attiecīgi tev ir vienkārši jāpieņem spēles noteikumi, bet tad ir atkarīgs, tur ir tik daudzas lietas, kas kaut ko ietekmē, un tāpēc ir tā, ka pieņemsim, ja tu skaties cilvēks uz skatuves, un ir tas teiciens, tu jau tāds neesi ikdienā. Bet tā arī ir, teiksim, tur visi gan diorētiķi, gan viss pārējais, kas tev tur palīdz izdzēt zemādas ūdeni ārā, viss, kas tev notur to visu tonus, viss. Bet Latvijā tādā pašā laikā ir tā, ka tas nav tādā līmenī, kā tas ir pasaulē. Tur ir tie, kas arī lieto kaut ko, tas ir Amerikā tāpat neskaitās steroīdu lietošana, tā skaitās profilaks. Tas, ko Latvijā... Jā, tas apjoms ir, protams, mums kaut kādi cilvēki, kas ir drusiņi aizraujušies kaut kādām lietām, ir kaut kāds kosmos, mums arī ir vairāk cilvēki ar visādām letālām sekām, jo tas ir, tas viss resurss ir tāds, zini, tā kā kaut kāds baigais avans. Tas ir tā kā tu paņem, piemēram, ielas Toyotu, un tu uzkrāmē virsū viņai kaut kādu Skyline turbīnu. Viņi sāc maukt vēl sacensībās. Un viņi sāks jukt ārā, jo viņi tam nav paredzēta. Teiksim, tu vari varbūt kaut ko izdarīt, bet lielākai daļai jau nav beigās sapratni par hormoniem vispār. Jo, teiksim, ja mēs skatāmies, pamatā tas ir, tev ir kaut kāds hormonālais daudzums, ko tev ķermenis izstrādā. Tas ir līdzīgi tā kā tev būtu alga. Piemēram, tev ir 1000 eiro alga, un tad, teiksim, tu vari tērēt uz 1000 eiro. Es gribētu tērēt vairāk. Un tāpēc ir tie sintētiskie hormoni, kas tev iedod lielāku resursu. Problēma ir tajā, ka to darot, tavi dabiskie hormoni vairs neizstrādājās. Viņi uzreiz, ka ķermenis saprot, man nevajag neko izstrādāt, tāpēc, ka man jau šitā lieta ir daudz. Tam visam ir blakus efekti. Tāpēc arī daudz domā, ka tas teiciens ir, es tur kaut ko palietošu un uzpūtīšos vai būšu liels, un tad viss beigšu. Bet tu noiesi atpakaļ, un tu nonāksi vēl zemāk nekā tu biji. Jo iedomājies, jau tavējie dabiskie hormoni vairs neizstrādājās. Ja tu pārstāji kaut ko lietot, tev nekā vairs nav. Tev ir nulle. Tāpēc ir bieži vien tie, kas kaut kādās sacensībās startē. Un tu pēc laika redzi, tas cilvēks vispār, viņš pat nav sportā. Viņš vispār pēc pļockas izskatās, jo viņš ir savu veselību ritīgi sačakarējis. Un tāpēc ir tā, ka mums tomēr tie, kas ir kaut kādi elites cilvēki, viņi iesaka saglabāt to visu, ka tur jo visiem liekas, jo vairāk es kaut ko darīšu, jo labāks būs rezultāts. Bet tas nav tas līmenis, tas nav tas, ka tu kaut ko dari dēļ kā, dēļ medaļas, dēļ savu ego. Pārsvarā tas ir ego. Jo naudas jau tur īsti nav. Naudas tur vispār nav. Man teiksim, tā bija... Amerikā es pieņemu, ka ir, ne? Jā, tas ir jau cits līmenis. Bet Latvijā tas ir tiešām ego, ka tu pierādīt, sev un citiem pierādīt, ka es varu. Jā, man teiksim, tas bija kaut kāda interese, tas bija kaut kāds kārtējais posms, tā bija kārtējā pieredze. Līdzīgi, kas man ir visas tās pārējās. Tāpēc man vienmēr licies baigi interesanti, ka cilvēki, kā viņi mani uztver. Un tas, kā viņi mani uztver, ir tas, kurā posmā viņi ienāk manā dzīvē. Jo man ir, man iesauka, mana rajona man sauc par griezni. Tāpēc, ka es nodarbojos tajā laikā ar breakdansu. Tad citiem es esmu ielu vingrotājs, jo viņš man iepazina ielu vingrošanas. Tad, citiem es biju kačoks. Tur, kādā posmā viņš man iepazīst, bet tie ir visi tie fragmenti, kas veido mani. Bet vēl pavisam īsti par to kačoku posmu. Labi, mērķis, 12. gads, tu nostartē, un kādi rezultāti? Tur arī bija. Mani gatavoja mazais Visockis, Aivaram dēls. Paivar atsevišķi parunāsim, bet tā vēsam. Un viņš man pirmajās sacensībās nereāli labi noskaņoja. Pirmās sacensības viņš saka, braucam uz Lietuvu. Pirmkārt, tev nebūs nekāds stress, to neviens nezina, neviens nepazīst, tev nav publikā, tev ir pilnīgi vienalga. Otram kārtām viņi ir nereālākie monstri. Tev vienkārši izvaros. Tev nav varianti vispār, jo Lietuva ir pilnīgi tur kosmosa attālumā. Latvija, jā. Arī šobrīd? Es pat nezinu, kā ir tagad, bet tajā brīdī vienkārši viņi bija vairāk. Viņi daudz ir. Ja mums var savākt kaut kādu čupu ar cilvēkiem, tad viņi savāks 10 reizes vairāk. Un mani noskaņoja tā, ka, principā, tu būsi pēdējais. Bet tu aizēji izpraktizējies. Vienkārši pamēģini, kā tas ir uz skatuves, kā tas ir pozēt, kā tas ir vispār. Tas viss vienkārši pieredzēji. Jo tad, kad tu, teiksim, jau nonāks jau normālās sacensībās, kur Latvijā kaut kas, lai tu jau zini, kā tas ir un tev nav uztraukums. Un es izgāju ārā tās pirmās sacensības, tur, tas pirmais, tas
Viss pam. Un es pozēju vispār ļoti vienkārši. Tā viegli. Tur nemaz baigi nesprindzinies. Tu vienkārši tā pozē. Un tas ir viens no tiem plusiem, tas vieglums, jo to var baigi redzēt. Tu nedrīkst tur trīcēt, tu nedrīkst baigi sprindzināties, tu nedrīkst tur sākt svīst un viss pārējais, tie visi ir mīnus. Un es tā vienkārši smaidu visu daru. Un zini kā, tas pirmais kolauts, kad sākās salīdzināšana, mani sauc ārā, es aizēju atpakaļ, man atkal sauc ārā. Labi, es aizēju atpakaļ, mani atkal sauc ārā. Un mani sāk ar visiem salīdzināt. Turpat tās Aivars stāvēja blakām, viņš saka, tad jau tev kaut kāds sešnieks vai piecinieks ir. Vienkārši no kaut kādiem 30, cik es tomēr, kāds sešnieks, par ko tu runā? Es savā galvā esmu pēdējais. Un tad aiziet pa vietām, zin kā, tur aiziet hops, es nonāku jau uz šovu, kaut kādi tur bija 10 vai 12 cilvēki, 10 laikam tos visus acījā, un tad to finālu aiziet tādi jau, teiksim, mēņu čaļi. Teiksim, mēs tur visu atkal, visu salīdzināšanu, visu, un aiziet sauc vietas. Un sauc cilvēkus, un kā, es visu laiku palieku uz tās skatuves. Un tāds, nevar būt jau, zin kā, 5., 4., zin kā, 3., tāds, zin. Un tad vienkārši tāds hops, un tad ir 1., 2. vieta, un tad es arī sapratu, patiesībā tur varētu diskutēt, bet lietuvieši latvietim neiedos pirmā. Jā, iedeva lietuvietim. Tur ar to džeku tur arī varētu. Es dabūju 2. vietu. Vicečempions pirmajās sacensībās. Man ir tāds, man bija tāds, normāls āķis lupā, ne? Tad es tāds, tad varam turpināt. Tad jau aizgāja Latvija tur, un tad es atceros, es tanī gadā beigās es vēl uzvarēju, tanī Novaisā. Tad es arī pamēģināju kaut kādas ārzemes. Tad es arī pamēģināju, drusīgi lielāku svaru uzaudzēt, bet tad es atceros pēdējās sacensības Dānijā man bija tādas, ka es biju ļoti labā formā, es labi sagatavojos, es labi noperformēju visu, bet man bija tāds, ka tas viss, cik daudz tu ieguldi tajā visā iekšā un ka tu esi tādā režīmā nodzīvojis vienkārši. Bet cik ilgi tas sanāk? Tieši pirms sacensībām, tas zvērīgākais režīms, tā diēta, tā sausēšanās vai kā jūs tos... Tas aiziet kaut kādi, teiksim, 2 mēneši. Tad aiziet tāds 1,5 mēnesis. Tad tās pēdējās 4-6 nedēļas ir ārprāts. Tas ir šausmas. Bet īsi pasaka man dienas režīmu pēdējām tam posmam. Zin kā, tas... Tev diēta ir, tu visu laiku esi izsalcis, visu laiku esi noguris, un tas ar katru dienu vai pavairojas, jā? Tā kā paliek zemāk un zemāk. Un tad tu nonāc tādā stadijā, gulēt ir nereāli grūti. Nereāli. Tu nevari pat aizmigt. Tu nevari saprast, vai tu biji gulējis vai nē. Un tu pamosties tieši tāds pats, kāds tu biji aizgājis gulēt. Tev enerģija nav atjaunojusies. Tad tas aiziet līdz tai stadijai, ka tev ir jāpiedomā pie katra soļa, tev ir mehāniski jāliek katra kāja. Un tad jau man bija aizgājis tas viss, ka tev jau tas cukura līmenis ir tik zems, ka, ja tu runātu ātri, es tev nesaprotu. Ir tāda, es jau vairs neuztveru. Un tad es atceros, es eju pa ielu, un es pie luksafora iedegās zaļais, un man nākas domāt, zaļais bija stāvēt vai iet, tev smadzenes vispār nestrādā. Man bija tā, es atceros... Bet tas dēļ cukuru, jā? Cukurs ir tik zems, un tik ilgi jau... Jā, tu jau drusiņi tādā aizēji kosmosā. Un tad nākamais, protams, ir citiem, kas aizgājuši patrāku, tur ved uz slimnīcu, viss pārējais. Un tas stāvoklis ir tāds interesants, ka tur es atceros... Labi, bet tad beidzās sacensības, un cik ātri tad, kā ir tā beidzās sacensības, un tu uzreiz kaut ko rīt, nezinu, tur Snickers batoniņu? Jā, pirmajā gadā man bija 3 dienas plus 12. Nopietni. Jā, vienam, zinu, Džekam bija viena diena no Vācijas, brauc ar busu mājās pa to ceļu, cik tur 16 stundas, vai cik tur 18, viņam bija plus 16, viņš nevarēja aplaust uz kājās, tu vienkārši ēd, un tev ķermenis ir bijis tādā badā, ka tu nevari apstāties. Es atceros, ka es aizgāju, uz pirmo reizi gandējis paņēmu kuģi ar suši, un tu visu apēdi, kaut kāds, 50 gabalus. Un vēl gribēs. Un ej ārā un paņem puskilogramīgu halvu pa ceļam, tu aizēj mājās, un tu jau taisi ēst. Un tu kāds pāris dienas, tu tikai ēdienu. Jo, zinām, man bija tas 12. gadā, es tev godīgi pasaku, tas bija viens no skaistākajiem momentiem manā dzīvē. Tas bija tik vienkārši, bet tas bija tik skaisti. Sacensības beidzās. Visa tā elle, viss tas smurks, tas ir beidzies. Toreiz, kad tu tas vicečempions, ja? Nē, es beigās uzvarēju. Tas bija Latvijā. Okay. Es studijos S9, es atceros. Un es eju mājās, pat ne mājās, es vienkārši izgāju ārā visu grimu, vienkārši, tāds kā bez mazais skatuves tāds. Es atceros, vienkārši gāju, man liekas, pat ar bašām kājām. Es iegāju Riņčikā.
Un es sāku lasīt maisā, kaut kāds 3 tur maizītes ar majonēzi. Es tādas lietas neēdu, bet tajā laikā es vienkārši vācu to visu, ko es esmu gribējis. Es atceros to brīdi, pirms tam sacensībās, baigi interesanti. Es strādāju tajā laikā Telekomā, un es tur pagoju pa to Dzirnavu ielu, un uz Valdemāra ielas ir tas Zedonats virtuve. Es viņus neēdu. Bet tad, kad es skatos pa logu, un tu esi tur, zini, tur uz diētas, un viņi ēd tos virtuļus, man galvā, ka tu kaut ko nedrīksti, tad tev vienkārši. Tad man bija vēl tāds viens moments, kad tev tas noskaņojums ir, tu var to ēst, un vienkārši tur, un es pieļauju kļūdas, aizgāju uz kinoteātri. Man blakus apsēžās popkorns arī visi, načos ar mērci, un viņš tur ēd un kraukšķinās, un tā smarža vienkārši, un es tur, tur tas viss. Un es atceros, ka pēc tam sacensībām es ar to Rimī maisu pielasīju. Es gāju uz māju puses, es iegāju Ziedonītī, tas bija vasaras sākums kaut kāds, tur jau pavasarīts, jau čivien, es apsēdos un es sāku to visu ēst. Un tas bija viss skaistākais moments manā dzīvē. Tas bija tik spilgti, tik forša, vienkārša lieta, ka tu esi sevi novedis tāds. Tas bija arī tāds, tas spirituāli tāds. Tas bija baigi, ka cik vienkārši, cik patiesībā viss ir vienkārši, cik forši ir šī sajūta, cik forši bija tas ieguldītais darbs pret to uzvaru. Tev viss tāds, zin kā, tas nav pat par to bodybuildingu, tas nav pat par to salīdzināšanu, tas nav par to, ka tas ir tas, ka es to izdarīju, un es to izdarīju no A līdz Z. Jo tās diētas, un tāpat arī ar tiem treniņiem, ar tiem režīmiem, tas viss ir. Problēma nav tajās lietās, problēma nav komponentēs, problēma ir darīšanā, kas cilvēkiem ir tā problēma. Jā, tā ir tā iemaņa, kas ir, zin kā, baigi interesanti. Un es nevarēju visu laiku saprast pa skolu, piemēram. Ja tu skaties pa skolu, ja mēs runājam par izglītības sistēmu, ok, tur var diskutēt, bet teiksim tas, ka tev ir jābūt tikos un tikos, tev ir jāizdara konkrēts apjoms, kuram tev ir jāiziet cauri. Bet skolā tomēr tev tāpatās ir tāda iespēja. Vai nošpikot, vai nobastot, vai kaut ko izdomāt, sarunāt kaut ko. Tev ir kaut kāda tāda, tu vari tā kā organiski izslīdēt tam visam cauri. Tad šeit ir vienkārši... Šis man uzvedināja uz domu savā laikā. Es domāju, salīdzinot sporta veidus. Man likās, šā vai tā, bet tu esi komandas sporta veidā. Gandrīz jebkurā. Tu tomēr, tev ir teorētiski iespēja vienmēr nosačkot, un ka tavs komandas biedrs kaut kā tev pieseks vai kaut kādu atbalstu dabūt uz tā lauku. Un vienalga emocionāli, tev padod roku vienalga. Gandrīz pat vienā lielā daļā individuālo sporta veidu tev ir kaut kāds treneris, ar kur tu vari nokomunicēt. Es domāju, pēc tenis. Tenis. Tu esi viens pats fucking uz tā laukumu. Tur 3 stundas plus dažreiz. Jā. Komentāri, tas ko. Jā. Ar to pretinieku. Un tur tā mentālā puse, saprot, jā. Labi, tavā gadījumā vēl garāks tas posms, jā. Tādā ziņā visai tā gatavošanās, bet tur ir baigi smagi. Ir tas tieši tas, ka tev ir jābūt ļoti noslogotam, bet arī pašā laikā tev nav spēks. Bet tā kā lai nedomātu, tāpēc? Jā, tu nevari vienkārši sēdēt mājās. Tev vajag kaut ko darīt, jā. Jā, tev vajag kaut kā, un ļoti jābūt saprotošiem un atbalstošiem cilvēkiem tev apkārt ļoti. Tad tu nevari. Labi, pasaki man 3 Latvijas pēdējo 30 gadu tavuprāt leģendārākos kultūrists. Pieminējām jau Aivars Visockis. Aivars Visockis ir, ja nemaldos, viņš ir jau... Es atceros vienu brīdi, viņš bija pasaules rekordists startu ziņā. Cik daudz, jā? Jā, viņš startēja 2 reizes gadā, un tie ir no 28 gadiem līdz... Viņš ļoti pamatlicējis vispār ir tēmai, Latvijā, tādā izpratnē, kā mēs to šodien saprotam. Man liekas, ka tur vēl bija kaut kādi džeki, bet, teiksim, tādā līmenī, es domāju, ka viņš ir viens no... Bet krūts. Jā. Viņš ir... Tad ir... Mārs Šveiduks. Jā, bet man liekas, ka viņš ne tādā līmenī, jo viņš tomēr vairāk bija arī... Bet viņus nevarētu vienā kategorijā ielikt. Viņš bija tāds arī tā kā bodybuildings, tā kā fitness, tā kā viņš arī, man liekas, par tām sacensībām, jā, bet tas nebija varbūt tādā līmenī kā Aivars. Aivars bija tādā kiborgā pilnīgākajā. Labi, sauc tu. Tad mums ir no jaunajām paudzēm visādi džeki, diemžēl arī
no kolonas atceries Jānis. Tas bija arī. Tas bija labs, vai ne? Tas bija labs. Tad Gucāns, Jurijs Gucāns, es biju kaut ko rādījis, tas arī vienmēr bijis baigākajā monstrā. Mums ir vairāk tādi džeki, kas ir, bet vienalga, tu neesi konkurētspējīgs pasaulē. Grigjānis bija laikam vienīgais, kas bija vistuvākais pasaules līmenim. Un es neko nezinu, bet, ja pastītos viņa bildes, tas ir ārprāts. Tu esi milzīgs. Man liekas, tie ir kaut kādi 130, kaut kas pie 140 kilogramiem praktiski bez taukiem uz nelielu augumu. Viņš jau bija elite jau. Viņš jau gāja uz Olimpiju jau. Tas bija tāds līmenis. Tad vienā brīdī viņš beidza vispār to darīt. Viņš palika vienkārši maziņš un tievs. Vai tur veselība vai kas, jo... Varbūt arī, līdzīgi kā tev, cilvēks kaut ko sasniedz, saprot, ka tālāk nevar, viss kas jau... Jā, jo man teiksim... Tā jau mēdz būt arī gudra cilvēku pazīme. Vispārēji apkārt nesaprot, bet viņš īstenībā sevi saprata vislabāk. Jā, jo tas, ko tu guldi iekšā... Man teiksim, man arī drusiņi aprāvās tas, ka es tur tajā visā noķēru citu lietu. Un bija kaut kāds atceros, tur bija pirms sacensībām, tu jau esi diezgan labā formā, bija kaut kāds Coyote Fly tusiņš tur un uzaicināja tur kaut kāds pāris tur, nopozēt, kaut ko tur parādīt. Un es izgāju ārā, tur kaut ko papozējām, man pienāca klāt viens fotogrāfs, viņš saka, klausies, varbūt tu gribi atnākt pafočēties. Un bija tāds, es fočēties? Tāds... labi, uztaisīsim kaut kādas bildes, un es aizgāju, toreiz viņš man pafočēja, un viņš pat neapstrādāts, viņš vienkārši parāda man fotoaparātā. Un es tā skatos, un es domāju, es tā izskatos, es reāli izskatos. Un tad aizgāja tā visas tās bildes, un tad es kaut ko nopublicēju, vēl tajā laikā draugiem LV bija. Tur bija tādi skatījumi, tas bija, es atceros, ka viņi rādīja, cik cilvēki ir apskatījušies to bildi vienā dienā. Tas bija pa kaut kādiem ap 20,000 dienā. Cilvēki nebija redzējuši neko tādu. Tas fitnesīgais, tas tāds tādā formātā, ka tas ir ne tikai tu trenējies, bet tu tā kā trenējies, tev ir tas rezultāts, tev ir tā forma un tev ir tā bilde, tev ir kopā tā bildes kvalitāte, viss tāds. Kāpēc es sapratu, ka cilvēkiem tas tā kā baigi tas, ko tu varbūt redzi uz žurnālu vākiem vai kaut kur Amerikā vai kaut kas tāds, tas ir te. Tas ir latviešu džeks, un man pašam tas bija tāds, wow. Un tas viss aizgāja, tas baigo uzmanību dabūja, un tad tas viss sāka baigi griezties, un tas man pārņēma to visu, tā sacensība, man, kā es minēju, jo man nekad nav baigi paticis sacensties. Man tas bija interesanti pamēģināt, bet, kā es minēju, tas viss tas drastiskais, to, ko tu iegūti par to, ko tu iegūsi, tas nav. Jo pēdējās sacensībās es atceros, ka es gāju, es stāvēju uz skatuves, un es labi biju noperformējis, un es tā bīdos kaut kā, es domāju, ka šis vienkārši beigtos, viss vienkārši... Tu neķer vairs kaifu. Jā, un tad es sapratu, kam tas moku, un viss tā es arī beidzu. Bet tā fočēšanās, tas man atkal patikās. Tur tev nav jābūt tik ekstremāli sausam, tur tev nav jābūt... protams. Tevi nesalīdzina. Tev ir jābūt atlētiskam, foršam, estētiskam, tur tādā ziņā viss ir ok. Man ir, tas augums šajā ziņā, man ir kā priekšrocība. Garums. Protams. Tīri optiski viņš uzreiz ir... Jā, mati man ir, man ir diezgan estētika, tur nav, tur šaurs viduklis, pleci, tur... Un tas beigo uzmanību. Piesaistījumu, tad tas viss aizgāja. Tad es tur sāku daudz fočēties, tad man tur bija visādas sadarbības, man bija tur žurnāla vāki, grāmatu vāki, viss tur. Un tad tas baigi iegriezās. Tad es tur sāku uz to Ameriku braukāt, jo ļoti interesanti tur panesās arī visas tās sadarbības. Zin kā, tur rakstniekiem, cik man tie grāmatu vāki, es nezinu, tur pa pilnam bija. Un tām rakstniecēm viņām ļoti patika, jo bieži vien, kad lasītājs, kad lasa, kaut kādu erotisko, kaut kādu romānu vai kaut ko tādu. Un tad tas cilvēks, kas ir uz vāka, bieži viņi asociē ar to. Jā. Un tad ir tas man, un tad ir baigi forši, ka tad man bija tādas sadarbības arī, piemēram, kad iznāk jaunā grāmata. Es biju pirmās grāmatas vāka. Un tad viņi uztaisa reklāmas rullīti, kur tu tā kā izstāsti kaut ko par to otru grāmatu, kad es tur to un to, un tagad es izdomāju tur atriepties vai kaut ko tādu.
Un tās tur sievietes, kas tur to grāmatu lasīja, tur viņām vispār tur tas kādas reakcija, kādas emocijas tur tam visam. Un tad es tajā visā, es iegāju iekšā tajā visā estētikā, jo tas man vienmēr ir interesējis. Man vienmēr ir interesējis tas viss lietu kopums. Es negribēju kaut kādas lietas ziedot. Man vienmēr interesēja, tomēr es gribu kaut kādu to estētiku, es gribu kaut kādus tos fiziskos parametrus, kas ir saistīts varbūt ar eksploziju, ar spēku, es gribu tāpat tās skriet, lekt, es gribu varēt pievilkties, es gribu visu. Bet es arī gribu nenovecot. Jo tur ir baigā robeža, ko Latvijā daudz cilvēku nesaprot. Un es domāju, ka to tu bieži arī redzēsi, ka cilvēks var būt fit, it kā. Bet sejā viņš ir ļoti vecs izskatās. Mēs varam sākt runāt par ģenētiku. Ar ģenētiku vispār ir tā, ka ģenētika pēc kaut kādiem pētījumiem bieži vien nosaka tikai kaut kāds 20-30%. Bet labi, ar ko tas ir saistīts? Tas ir saistīts ar to, ka ir pa daudz. Okay. Ja, un, teiksim, kaut vai tas pats piemērs ir Latvijā ļoti cilvēkiem patīk augstās peldes. Ja tu to dari tādā pašā dienā, kad ir treniņš, tu pa daudz dzens sev stresā. Un cilvēkiem ir tā, ka man ir ar čomu Andri Saulu, kas ir treneris Īrijā, mums ir tā baigi viensprāt šits te, kad mums ir konkrēts mērķis, ko mēs gribam, un mēs ieguldīsim pēc iespējas mazāk, lai sasniegtu to mērķi. Es iešu uz treniņu, es nestiepšu garumā. Es ieju, izdaru čik. Bet tāds optimālais treniņš, tavuprāt, labi, ne tādam kā tev. Tu tomēr profesionāli jau tu tādam kā man. Tu apmēram zini, ko es trenējos. Jā. Es domāju, 40 līdz 60 minūtes. Maksimums. Tieši, 60. Lai tu noturētu interesi nākt katru dienu. Jā, tas ir tas, ko Visockis man pateica arī ļoti sen. Viņš teica, ka tev ir jābūt tā, ka tu aizej uz treniņu, un tagad tev projām, tev ir tā sajūta, es varēju izdarīt vairāk. Jā, vai ne? Un gribās. Jo, ja tu sevi izspiedīsi ārā, pirmkārt, tev hormonāli, tev jau pēc 45 minūtēm tev testosterona līmenis sāk strauji kristies, pēc 60 viņš jau būs lejā, un tas, kas aizies jau pēc 60, būs līdzīgi tā kā tu brauc ar mašīnu, kurai motoram nav eļas. Pabraukt vari, bet... Man tagad pirmo reizi man bija tāds īpašs kaivs, labi, es to fizisko lietu kaut ko daru jau tur gandrīz visu laiku, bet tagad es pēc jaunāda paņēmu tā 13 dienu diētu, man gluži tā kā taviem kolēģiem pēc startiem Vācijā, bet arī Ziemassvētku atstāja pēdas. Es paņēmu 13 dienu diētu, man tāds keto diētas bāzes, tāda, ko es tur vairākas reizes jau dzīvē, daudz reizes jau pēdējo 10 gadu laikā dzīvē es baudīju, man ļoti patīk arī, man ļoti labi emocionālu aspektu dod. 13 dienas. Jā. Un man saka, pirmdienas attiecīgi, pirmdienas svētdiena, nākamās dienas sestdienai. Un paralēli abas 5 dienas paņem treniņus. Bet tāds bišķiņ samazināt, 60%, 70% ideāli sajūta. Ka tev ir tāda 13 dienās, 10 treniņi, bet tāda visu līdz kādām 45-50 minūtēm, tu pēc treniņa 100% varētu bišķi tā kā vēl. Un tu jau bez mazliet tā kā rīt jau gribi nākt, no rīt nekāda vispār pretestība, forši, un atkal. Ideāli. Tās 13 dienas ideāli. Šitas ir tas, kas ir jānoķer. Šitas ir tas, kas ir jādara cilvēkam, kad tu sāc darīt, ka tev ir tā izpēte. Un tas ir tas, ko es esmu iepazinis sev, kur man ir tas, kad es varu, ja es varu trenēties. Man lielākais ir bijis 40 dienas bez pārtraukumiem no treniņiem šobrīd vispār. No 23 gadu vecuma līdz, cik tas bija moments, man bija tikai viens pārtraukums. Bet no 23 gadu vecuma principā līdz 41 gadam man nav bijusi vairāk pauze pa 3 dienām no treniņiem. Vairāk? Nopietni? Jā, visu laiku. Non-stopā. Tas ir normāli. Zigā, kad ir tas moments... Bet labi, kāds ir treniņš? Tu esi ārzemēs, tu tāpatās izvēlēsi viesnīcu, kur ir zāle, Jā, zāle vai arī mēs ar savu svaru, ja nav varianti. Jā, tur es taisīšu 500 pietupienas vai atspiešanos vai kaut ko tādu. Un es nejūtos. Es varu vienu dienu, es varu otru dienu, tur tāds, bet jau vairāk 3 dienām nē. Kaut kas būs jādara, jau kaut ko atradīs. Man sieva ir tāda pati. Tas svarīgi noteikti, lai ir tāda kombinācija un tāda. Un tas arī ir tas, ka, tas ir tas viens moments, kas man liekas dīvaini, kas Latvijā mums ir ļoti aizgājis. Es saprotu, ka ir kaut kādai kategorijai, tas ir ļoti ērti. Tāpat, ja mēs skatīsimies, visādi speciālisti, visādi cilvēki, visu kaut kādi, kas ir jomas, tur, tās konkrētās jomas, visi tev pateiks. Un tev vajadzētu trenēties tur tik un tik reizes nedēļā, tev vajadzētu tā un tā ēst, un tan. Bet interesanti visu laiku, cik cilvēki patiesībā tā dzīvo. Un cik no šiem cilvēkiem, no tiem speciālistiem paši tā dzīvo. Un man tas ir vienmēr bijis tā, ka
Jā, es tā dzīvoju. Ja tu teiksi, tie 3-4 treniņi nedēļā, es tā dzīvoju visu laiku. Un ir tāds, zini, ka bieži vien ir cilvēkiem tas, ka tu esi tādā formā. Ja tu paskaties godās manās bildēs, vai kur, es visu laiku esmu formā. Bet es arī visu laiku trenējos. Un tad ir tāds, ja cilvēki mēģina kaut kādus attaisnojumus, vai kaut ko, tu tur kaut ko lieto, vai tu tur kaut ko dari. Bet kā tad vajadzētu izskatīties cilvēkam, kurš skatās līdzi savam uzturam visu laiku trenējās? Jā, kādam vajadzētu būt rezultātam? Gadiem, zin kā, tur gadiem, tur visu laiku non-stopā. Un es esmu atradis to līdzsvaru, ko es arī cilvēkiem mēģinu. Tas vairāk attiecību uz šo visu ir tas, ka tev ir baigi jāatrod, jāsaprogrammē, ka izdari tik daudz, tiešām, lai tev negribās, tev nav tāda sevis pārdarīšana. Šeit noteikti nav, jo vairāk izdarīs, jo labāk. Nevajag neko tur baigi dzīt stresā, vajag tā viegli, ar vieglumu, bez nekādām ekspektācijām tam pieiet. Nevajag uzstādīt baigos mērķus. Vienīgais un galvenais mērķis ir, kad es to darīšu. Un nevajag tur, zin kā, diskutēt, jo viss pārējais būs blakus efekti. Kā man prasa, kā var dabūt sešpaku. Tev ir jāsakārto savus ritmus, savu veselību, savu uzturs, viss. Un tev ir tam jābūt kā mērķi. Tad būs tie blakus efekti. Tas, zin kā, tu nevari, jo tu vari notievēt ar visādiem līdzekļiem. Tu vari visādos veidos, veselīgos, neveselīgos, bet tev ir jāatrod veids, kurš ir tev pietiekami ērts, ka tu vari pateikt, un es varu dzīvot līdz mūža galam. Nevajag tur 5 dienu to, 4 dienu šito, tur zin kā tāds, jo man vienmēr ir jautājums, kas ir pēc tam. Tu atgriezies atpakaļ pie kā. Un tāpēc es visu laiku eksperimentējot, visu laiku kaut ko mēģinot, visu laiku izglītojoties, visu laiku lasot, es visu laiku kaut ko piekoriģēju, jo, protams, arī lietas mainās ar vecumu. Arī tas, kas man bija 28 gados, tagad es vairs to nevaru. Hormonāli mainās, tev vielmaiņa mainās, arī tavu ārēji apstākļi, arī tas, kas tev notiek galvā. Tas, ko tu gribi. Jā, un 28 gados man tur ir draudzene, tagad man ir sieva, man ir bērns, un man ir atbildības, un finansiāli tev ir jāskatās. Tev ir jāatrod tas variants, kurš tev iet cauri, un pats būtiskākais par to nedomāt. Viņam ir vienkārši jābūt, kā tīrīt zobus. Tur nevajag baigi iespringt vienkārši, un nebūs, jo vairāk tu intensīvāk tīrīs, tu vairāk sabojās sev smadzenes un vispārējo. Tāpēc tas arī sportā. Pieeja mīlestība, tu aizēji, tu iedod to impulsu, tu aizēji, tu izdari to, zin kā, tu gribi tur, pieņemsim. Un man liekas, kas vēl Latvijā bieži vien ir tas, ka cilvēks tā kā nenodefinē. Man ir ļoti būtiski, un to arī tagad skatos visi ilgdzīvošanas speciālisti saka, kas ir ļoti vienkāršas lietas, teiksim, tev ir 40, 50 gados, 60 gados, 50 gados, kas ir tas, ko tu gribi varēt izdarīt? Teiksim, uziet uz 5. 6. stāvu nenomirstot. Gribu pacelt sievu, gribu pacelt meitu, gribu varēt tur, 20 reizes atspiesties, pievilkties. Tad neļauj tam nomirt. Jo mēs tā kā, kā man patika Ievas teica, kad iestājās vecums, tad, kad tev aiziet apavus, vajag apsēsties. Un tas ir tāds jau, tu pats nogalini kaut kādas savas lietas. Tas ir, kāpēc es arī braucu ikdienā ar riteni. Viens ir, tas ir gan kardio, bet es negribu ļaut tai kustībai nomirt. Tāpēc arī, ja tu paskaties man pa treniņiem, es it kā daru tik ļoti daudz, jo es negribu, lai kaut kas nomirst. Es varēšu tāpatās gan pievilkties, gan varu uz rokām stāvēt, uz galvas stāvēt, viss. Bet daudz cilvēku viņi vienkārši ļauj lietām nomirt. Un viņš ar katru, tu jau vairs nevari. Un tad ir tāds, ir ļoti dīvaini, ka es pasaku, piemēram, man ir 41, būs 42. Tu jau vēl esi jauns. Tāds, labi, bet ja mēs paņemsim 40-gadīgu džeku, lielākā daļa nevar ne atspiesties, ne pievilkties neko. Un tad ir tāds, bet kā tad sanāk ar to? Tad, kā man patīk šo arī Plauda teica, tu neesi, kā par to vecumu, viņi saka, nevis tu esi pēc tiem cipariem pasē, bet tu esi tik vecs, cik vecs ir tavs ķermenis. Ja tu viņam ļauj kaut kādām lietām nomirt, tad viņas tev arī nomirst. Tas ir saistīts ar līdzsvaru, tas ir saistīts ar kaut kādiem izturības rādītājiem. Bet tev ir jāsaprot, cilvēks tā kā nodefinē, ko viņš grib varēt darīt 50-niekā, 60-niekā. Es gribu 60-niekā būt kā Lenijs Krevits.
Un tāds es gribu. Bet labs, ne? Tas man liekas vispār kaut kāds fenomens. Šitā paudze, ko viņi ir izdarījusi, kā viņi ir pacēluši latiņu. Klausies, bet vakar es Liepnieks to X-ā ierakstīju, bet, skatītāji savu redzēs nedaudz vēlāk, bet mēs ierakstam otrdienā, kas ir dienu pēc Donalda Trumpa inaugurācijas. Trumps nav tas varbūt baigi tur. Jā. Bet tā enerģija. 78 gadi. Viņš pat ir aizvadījis ASV prezidenta priekšvēlēšanu kampaņu. Vecīgi, tas ir kaut kas nereāli. Fiziski, mentāli un visā citādi grūts. Bet viņš vienkārši 7-8 gados. Bet šitas ir, arī vēl iestarpinot par šitiem visiem, tur Breds Pīts, Lenijs Krevits un tur tagad šitā visa paudze, visi saka, bet tur jau tur plastiskās un vispārējais. Es nerunāju par to, kustību tu nenopirksi. Precīzi. Kā viņi kustās, tas pats Trumps no enerģija kustība. Un tu pats neļauj sev nomirt. Es domāju, ka viņš jau neuzskata sev par vecu. Nē, ir sajūta, ka viņš vispār 110 dzīvos. Jā. Un tas ir tas, ka tu neļauj savam ķermenim, savam prātam, tu neļauj. Es tiešām neļauju. Es tāpatās, 40 cik gados, es varu pateikt publiski. Es domāju, ka es lielākai daļai 20 gadnieku sadēju pa pakaļ elementāri. Tā kā man bija 20 gadi, es 40 gadnieku pār sētu pārmestu. Bet tas viss ir manā galvā. Davai, beigās pārstādīsie jautājumi. Pirmais tetovējums cik gados? Diezgan vēlu, 21. Un pēdējais ir jau, kā saka, uzsists, saka, krieviski laikam ir, bet latviski, kā saka. Pēdējais, man liekas, tas bija pirms kaut kādiem 2 gadiem. Bet ir jau viņš pēdējais uztaisīts vai nē, vai būs vēl? Nē, man būs vēl. Bet varētu būt līdz tādai pakāpei, pakāpes, domāju, neko slikti, bet principā kaut ko uz sejas? Nē. Es tādā ziņā esmu baigi vecmodīgs. Man bija ar tetovējumiem pirmais, man bija tas, ka es atceros ieraudzīju kaut kādā TV. Tas bija jau ļoti, ļoti sen. Es pirmo reizi ieraudzīju Tomiju Lee, Pamelas Andersons, pirmo vīru. Viņam bija abas rokas notuvēts. Man likās, tā ir viskrotākā štēle ever. Vienkārši atceros, ka man bija kaut kādi 10-12 gadi, es ieraudzīju. Man likās pilnīgs kosmos. Tas ir tas, ko es tā gribu. Man tas vēl joprojām tik ļoti patīk. Un, tas jau bija tāds, jau no bērnības. Un man neviens ģimenē nekad, man nevienam ģimenē nav tetovējums, nevienam. Bet nevienam nebija nekad jautājumu. Problēma vai kas? Nekādu viss vecāki tādi, tur jau bija jau. Labi, klausies. Galerija centrs ir starp 3 visu laiku Rīgas kačalkām. Tavuprāt? Es domāju, jā, jo tur ir tik daudz, kas izgājuši cauri vēsturiski. Tur vispār, es domāju, visi tie cilvēki, ka tur sāktu skatīties viss. Un viņai tiešām bija viss. Es neesmu tādu zāli vēl līdzvērtīgi redzējis. Tāda kaut kāda emocija vai kaut kāda atmosfēra. Es jau biju posmā, kurā es atceros, tur viss bija tirsā. Dušas dramatiskas, vispār dramatiski. Bet tāpat laikā tur tāda atmosfēra. Jā, tur bija tā enerģija, un arī tas izkārtojums man patika, ka tu varēji arī dabūt kaut kādu privātumu, ja tu gribēji. Tur bija tās visas zālītes, tās telpas. No trenižieriem, viss bija it kā graustā, bet viss funkcionēja. Tu varēji visu dabūt gatavu. Tādā ziņā. Un kā jau, lielākā daļa zāles publika cilvēki, kas tur nāk. Pusi no panākuma. Jā, un, protams, arī lokācija. Man vienmēr tik ļoti patikusi Vecrīga. Man arī. Tas vasarā tu izēji ārā un tur tas Vecrīga. Tas vajag, tad nobrauc lejā, tad tā kafē. Klausies, bet tu ar Andru Kiviču pastrādāji kā treneri? Nē, man nesanāca. Zin kā, mums ir ar viņu tā labas attiecības un tā mēs komunicējam, bet sanāca laikam ka viņš tā kā gāja projām, tad es kaut kādā epizodē atnācu, bet es tur biju dzirdējis visas leģendas. Bet labs, ne? Jā. Labs. Viņš bija un ir vienmēr, tas ir Kivičs, tas ir krūti. Klausies, par profesionālo, par tādu tavu profesionālo sportistu tādām sajūtām atmiņām. Ja tu dzīvot vēlreiz, ir kaut kas visā tajā sporta štelē, kur tev liekas, ka tu izdarīji kādu kļūdu, tu daudz par tiem pagriezieniem runāji, kur tu pieņem tos lēmumus, un darīt kaut ko citādi, vai arī nē, vai arī tev tā bauda kopumā un gandarījums no tās savām izvēlēm 20-25 gadu laikā attiecībā uz profesionālo sportu ir baigi ok. Vai, piemēram, ja tu 10. klasē zinātu, ka tu izaugs līdz 1,90 m, vai tu būtu palīdz basītī nevis? Grūti pateikt. Man ļoti
visvairāk man tajā visā patika, tāpēc, ka man ir bijuši tik liela tā daudzpusība, cik daudz cilvēkus esmu iepazinis, cik daudz man ir treneri bijuši, cik daudz cilvēku, es pazīstu čuparu cilvēkiem cīņu sportā, tādā pašā breakdancā, ielu vingrošanā vispār. Tas ir pilnīgi basketbolā, viss, ka man ir tik daudz un bez mazai reāli. Man visās jomās ir, kam varētu uzzvanīt kaut ko tur, zin, tas ir viss kaifīgākais. Un tas ir tas, ko man laikam tajā visā kopumā nav bijis tāds... kā numur 1 prioritāte nekad nav bijis nekāds beigais mērķis. Tas ir sasniegums kā rezultāts. Es esmu tam visam gājis cauri un baudījis pašu procesu. Vienmēr bijis ziņkārīgs, vienmēr bijis ieinteresēts, vienmēr tie visi jaunie cilvēki, vienmēr... Ko tas viss tev iedod? Tīri emociju ziņā, kaut kādi panākumi, un tas viss tas ir baigi forši, bet tas ir tāds mirklis. Bet tagad tev ir kaut kādi čomi, kas tev kļūst tur, pa čomiem, pa dzīvi, tad jūs varat kaut ko runāt. Tev ir tik daudz, kas tev notiekās savā dzīvē, un tas viss, un, protams, ir kaut kādi tie džeki, un tad arī visas tās meitenes, kas tur tajā visā, kā sportiskam džekam, tas viss tajā tā pasaule ir tāda, es varētu teikt, ka man ir tik daudz krāsas bijušas tajā visā, kad laikam, ja tā baigi apdomīgi, tad jā, es kaut kādas lietas darītu savādāk, bet arī pašā laikā iespējams tās liekas mainot, viss būtu atkal pilnīgi tas savādāk konstruktors salīdzies. Jo kaut kādas traumas noveda pie kaut kā tāda, jo man tas bija tāds, ja es kaut ko nevarēju, es neapstājos, es vienkārši mēģināju kaut ko citu atrast, visu laiku kaut kā pielāgoties un visu laiku saglabāt to aktīvo. Un man tas vienmēr ir devis tādu dzīvīgumu, tādu enerģiju, kurai es neļauju, kā es minēju, viņai neļaušu nomirt. Vienkārši tāds, ka es ar to eju un iešu, un tas ir tas, ko es ar cilvēkiem strādāju, tas ir tas, ko es gribu, lai viņi arī noķer to kaifu no tā visa. Un nevis no tā mērķa vienkārši noķer no tā gājuma, ka tu kaifo ar savu ķermeni. Tas tā kā, ka tev ir superīga mašīna, tu brauc un tev viss nereāli patīk, ka tu vari patiesībā ar savu ķermeni. Un tad es zinu, kā tur, ja mēs runāsim gan par veselību, gan par seksu, gan pašpārliecinātību, gan kaut kādiem cilvēkiem, viss tas ir tik spēcīgs stūrakmens, un cilvēki pat nezin, kā es minēju, ka cik ļoti tas viss ir ietekmējis manu dzīvi. Cik daudz tieši, ja es sāktu visu cilvēkiem stāstīt, varbūt man arī vajadzētu kādreiz grāmatu uzrakstīt, kas tik manā dzīvē nav bijis pateicoties tam, cik daudz durvis man ir atvērušās. Tikai tāpēc, ka man ir vai tāda deksme, vai arī kā es izskatos, vai kaut kas tāds, ka... Un kāds var teikt, ka tas taču nav galvenais, tur tas viss. Es nerunāju par galveno, bet es esmu vienmēr atkārtojis to, ka viens otram netraucē. Tu nevajag visu solis samest vienā grozā. Tu vari strādāt ar savu galvu un izglītoties, bet šis ir tik... Tas pats, ko tu minēji, kā sporta zālē, tur tik daudz cilvēkiem iepazīties. Pēc tam absolūti citā kaut kādā rakursā un atmosfērā, nekā tu viņus varbūt satiec tajā ikdienas dzīvē, tur darba kontekstā. Un es arī cilvēkiem saku, bieži vien, es aizēju uz zāli, tu satiec Jānu Zuzānu, Tu viņam tā nekad netiks klāt. Te ir čau, Ginča, tur un tev ir tādi cilvēki, un tas viss, un tās dažādos līmeņos. Un tad ir, man ļoti patīk, ka tu viss tādā vienā plaknē nostājās. Vienādi, vai ne? Jā, viss vienādi. Mēs visi zālē darbojamies. Tur, pat nav būtiski, kurš tur, ko tur, kā tur, bet visi ir ieradušies, un tas ir tas vienojošais elements visā. Tas man ir paticis arī. Tas fiziskais, tas ir visur, kur es braucu uz citām valstīm. Es aizēju uz jebkuru zāli. Es kaut kā vienmēr iepazīstos tiem cilvēkiem. Jo viss kaut kāds tā vienojošā, tā pozitīvā enerģija. Tur nav nekāda skaudība, tur nav nekāds kaut kas negatīvs. Visi tas tāds... Jā, un tas ir visur. Tāpēc es cilvēkiem to saku. Tas, ko es gribu, lai cilvēki, ja es to vienmēr domāju, ja būtu iespējams to sajūtu izvilkt ārā un iedot, vienkārši cilvēki pamestos. Tur viss, kāds alkohols, kāds tur narkotikas, kāds viss tas tāds. To nevar pat salīdzināt, to sajūtu, ka tu esi perfekti izgulējies un no rīta pamosties un tu jūties vienkārši. Un ka tu pieeji pie spoguļa un tev nav tā, ka bet tev viss ok, tev viss apmierina. Man viss, un es esmu pie tā strādājis. Ja es šito feelingu varētu nodot citam, tas cilvēks vienkārši mestu kūleņus.
Nu, ko es tev varu teikt? Es ceru, ka mūsu saruna, kad cilvēki to pastīsies, nedaudz iedvesmos, jo mērķis man tieši tāds arī bija. Bez tā, ka es gribēju parunāt ar tevi par visu tavu pieredzi un ceļu, man tiešām bija nedaudz vienkārši iedvesmot, jo vēlreiz mēs jau tev pirms sarunas runājam. Tie skaitļi Latvijā, viņi ir nevis viduvēji, bet dramatiski slikti. Un mums tur ir kur pielikt un pielikt un pielikt. Tā kā es tiešām no sirds ceru, ka katru šādu sarunu, un tev degsim brīnišķīgi, es tiešām ceru, ka kāda ir iedvesmojām. Jā, es arī ceru. Paldies tev, laimīgi tev jānogad. Paldies tev arī.